kārtībā. Labi, tad pievienojušies un vēl joprojām turpina pievienoties. Šis ir Latvijas Nacionālā kontaktpunkta apkārt Eiropas Nacionālā kontaktpunkta organizēta informācijas diena informatīvs pasākums par Marijas Skłodowskas-Curie aktivitāti doktorantūras tīkli. Un ar mani šodien kopā ir mana kolēģe Darija Aksionova un arī Inga Šīrante. Tā mēs ātri iziešu cauri darba kārtībai, lai būtu skaidrs, ko mēs tad šodien par ko mēs runāsim. Es sākšu ar pārskatu par Marijas Skłodowskas-Curie aktivitātēm kopumā un vairāk pēc tam izrunāsim tieši doktorantūras tīklus. Pēc tam mana kolēģe Inga Šīrante runās par finansiālajiem juridiskajiem aspektiem un izmaksu pozīcijām un konsorciju veidošanu, kā arī iziet cauri vai pastāstīs, kā ir Funding and Tenders portāls, kā darbojas un kā tad ir jāsāk šis savs pieteikumu rakstīšana. Pēc tam mums būs arī veiksmes stāsts, varēs paklausīties veiksmes stāstā. Dr. Sīle pastāstīs par šo projektu Upwind. Tad būs jautājumi un atbildes tieši domāts par veiksmes stāstu. Un tad būs mana kolēģe Darija izstāstīs par Eretalentu un Eurakses un dažādiem rīkiem, kas varētu būt noderīgi pētniekiem. Un tad es gandrīz jau uz pašām beigām izstāstīšu par un parādīšu, kāda noderīga informācija, kur var meklēt noderīgus resursus tieši par pieteikumu rakstīšanā un vispār par doktorantūras tīkliem. Un beigās sekos arī jautājumi un atbildes tieši par visu, ko mēs būsim šodien izrunājuši. Un šo te tad varēs arī nebūs ieraksts. Droši varēsiet jautāt jautājumus, kas tad jums interesē. Un tad sāksim. Būtu lūgums varbūt izslēgt mikrofonus, kamēr es runāju, tad, lai būtu vieglāk arī ar skaņu un viss būtu kārtībā. Paldies! Tātad šī ir Apvārsnes Eiropa struktūra. Un Marijas Skłodowskas-Curie aktivitātes atrodas pirmajā pīlārā. Visam Apvārsnes Eiropa visai programmai budžets ir 93,5 miljārdi eiro, un Marijas Skłodowskas-Curie aktivitātēm ir 6,6 miljārdi. Marijas Skłodowskas-Curie aktivitāšu konkursi, tātad ir 5 konkursi, un no tiem notiek katru gadu, tātad ikgadēji, un viens ir katrus 2 gadus. Ir pēcdoktorantūras stipendijas, ir staff exchange, tas ir, kas īstenībā ir par pētniecībā iesaistītu darbinieku īslaicīgu apmaiņu, doktora networks, jeb doktorantūras tīkls, par ko tad mēs šodien vairāk pastāstīsim. MSCNs, tas ir vairāk vērsts uz sabiedrības iesaisti pētniecības aktivitātēs un CoFund, kā jau pats vārds pasaka priekšā, tad šis paredz doktorantūras un pēcdoktorantūras stipendiju programmu līdzfinansēšanu. Tātad šis ir konkursu kalendārs, ir zinām arī konkursu datumi 2025. gadam. Tātad uz šo brīdi aktuāli ir un atvērti 3 konkursi, tas ir Postdoctoral Fellowships, CoFund, Doctoral Networks un Staff Exchange ir tas, kas atvērsies septembrī. Un tātad, kā jūs redzat, 2025. gadā īsti tie datumi nemainās, tā daudz maz ļoti stabils tas kalendārs, vienīgi CoFund tur ir savādāk tie datumi 2025. gadā. Tā, tad pārēsim tieši uz Doctoral Networks, jeb doktorantūras tīkliem. Tātad īsts pārskats par tieši šo aktivitāti. Tad ir viens konsorcijs, kurā var būt akadēmiskā un neakadēmiskā sektora pārstāvi. Tātad iesniedz vienotu pētniecības projektu, kas ietver arī vairāk savstarpēji saistītus mazākus doktorantūras pētniecības projektus. Projekta pamatā ir ienākošo doktorantu apmācība. Tātad katram projekta partnerim, kas iet projektā kā partners, tātad jāuzņem viens doktorants uz vismaz 3 mēnešiem. Un kāda tad ir ieguvumi organizācijām, kas piedalās šajā aktivitātē? Tātad visvairāk jau tā būtu pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un uzlabot doktorantūras programmu kvalitāti, aktualitāti un ilgtspējību, tātad caur šo te sadarbību arī ar citām universitātēm. Tātad, kas tad var pieteikties? Kādas organizācijas var pieteikties? Tātad, dažāda veida organizācijas, tātad akadēmiskā un neakadēmiskā sektora, arī trešā sektora. Un tātad
Minimālais organizācijas skaits ir 3, un tam jābūt dažādās Eiropas Savienības vai ar apvārsni Eiropa asociētajā valstī, tātad no dažādām valstīm. Un nav nekādu ierobežojumu tātad asociēto partneru skaita ziņā. Tātad varbūt vienalga, cik asociēto partneru. Ko mēs arī vēlāk paskatīsimies, kāda tas īsti izskatās. Tātad arī tiek definēts akadēmiskais un neakadēmiskais sektors, tas, lai būtu skaidrs. Un šis tad nebūs jāizdomā, bet tas jau tiek definēts pie tāda reģistrēšanās. Tātad akadēmiskais sektors ir, kā zināms, universitātes un pētniecības centri un internacionāls starptautiskas organizācijas Eiropas arī skaitās, un neakadēmiskais tad būs viss, kas neietilpst šajā akadēmiskajā sektorā. Tad šeit būs vairāk par dalību un lomu projektā. Tad, ko tad īsti asociētie partneri tad nevarēs darīt un varēs? Tad asociētie partneri viņi neparakstīs līgumu, tātad arī Eiropas komisija, tad nebūs šī te darbība neietver asociētos partners. Un viņi arī nevarēs nodarbināt šos te doktorantus. Un arī izmaksas tātad nevar tikt attiecināmas tieši uz projektu. Tad vēl arī svarīgi nosacījumi. Tātad, kā jau es minēju, katram projekta partnerim ir jānodarbina vismaz viens, tos sauc par doctoral candidates, tā kā doktorants, mēs teiktu doktorants. Tad vēl ir tāds noteikums, ka tad maksimālais ir 40% no visa budžeta, projekta budžeta, kas var tad pienākties vienai valstī. Tad tas arī jāskatās arī, kad veido konsorciju un kad sastāda budžetā, tad 40% maksimums ir, kas ir vienai valstī. Un arī ir tātad atkārtotas iesniegšanas ierobežojumi, tātad nevar tādi projektu pieteikumi, kuri ir sasnieguši zemāk par 80%, tātad nevarēs iesniegt nākošajā gadā, uz nākošo tātad uz konkursu nākošajā gadā. Tātad šeit ir piemērs no Kortis, tā ir tāda lapa, kur var arī apskatīt visus finansētos projektus. Šeit es paņēmu vienkārši kā piemēru aktīvu tādu projektu, kur Zviedrija tātad ir koordinators, tad ir arī projekta partneri, kā var redzēt, ir no Īrijas un Spānijas un Vācijas un Grieķijas, un tad ir arī asociētie partneri. Un asociētos partnerus mēs uzreiz varam arī atpazīt šeit, jo visiem tur, kur ir norādīts finansējums, tad asociētiem partneriem ir 0, ja, jo, kā jau es minēju iepriekš, asociētie partneri nebūs tie, kuri saņems finansējumu. Tātad šādi izskatās arī Kortes lapā, var paskatīties, arī jūs varat paskatīties projektu piemērus tieši šajā doktorāla network schēmā, kā tad īsti, lai labāk izprastu šo schēmu, kā tad strādā šis konsorcijs. Un arī šeit var saprast arī, ka mēs skatāmies pie participants, tātad pie projektu partneriem, ir universitātes un ir arī 2, kas ir neakadēmiskā sektora organizācijas. Tātad tie ir uzņēmumi. Tas ir Vācijas un Grieķijas, tātad tie ir uzņēmumi. Šeit atkal es ieliku piemēru par to pašu projektu, kā tad tas kopumā izskatās. Tad ir viens konsorcijs, kā jau es minēju, ir šie te 5 projektu partneri, un tad ir asociētie partneri arī. Tad ir viens projekts, tātad viņi strādā pie viena projekta, kurš tad ir sadalīts, kurā tad ietilpst 3 mazāki pētniecības projekti, kuri tad ir sadalīti pa darba pakām. Un katrai šai te darba pakai tad tiek piesaistīti doktoranti. Tad, kā šeit ir tā, kad izvēlēts, ka ir 9 doktoranti kopā, un katrai darba pakai tad ir, vai pētniecības projekti, viņam tad ir 3 doktoranti. Projekta ilgums ir 48 mēneši, tā es minēju 9 doktoranti, un katram tad ir līguma ilgums ir 36 mēneši, kas ir 3 gadi.
Doktora networks, jeb doktorantūras tīkliem ir 3 dažādi īstenošanas veidi. Ir šis standarta, un ir arī industrial doktorats un joint doktorats. Kas tad ir īpaši katrai no šīs schēmām, īpaši tām 2 pēdējām? Tātad industrial doktorats obligāta neakadēmiskā sektora iesaistīšana, tad 50%. Doktoranta apmācība 50%. Un joint doktorats gadījumā tātad ir kopīga doktorantūras programma izveide, kuras rezultātā tiek iegūt kopīgi dubult vai vairāk atzīt doktora grādi. Un jā, ir tā, ka Eiropas komisija īpaši stimulē, lai piesakās arī industrial doktorats un joint doktorats šajās īstenošanas veidos. Jā, atkal varbūt par specifiskiem kritērijiem tieši šīm te 2 pārējiem īstenošanas veidiem. Kā jau minēju, industrial doktorats gadījumā 50% šī te doktoranta apmācība ir neakadēmiskā sektora organizācijā. Tātad, un neakadēmiskā sektora organizācija var iet projektā gan kā partneris, gan arī kā asociētais partneris. Tātad tur šeit ir brīvība, var izvēlēties, un nav tātad doktorantu nosūtījumam nav laika ierobežojumi. Tātad nav šī te, tad varbūt ilgāks tas nosūtījums. Un akadēmiskā un neakadēmiskā sektora organizācijas tad kopēji vada. Un joint doktorats gadījumā tātad būs vai nu, kā jūs arī zemāk ir minēts, būs vai nu kopējs šis doktora grāds vai vairāk vai dubultais grāds. Tātad arī šeit ir izskaidrot atšķirību, ko tas īsti nozīmē. Tātad, un arī pati šī te joint doktorats schēma ir tātad stipendijas ilgums ir atšķirās. Tātad ir uz 5 gadiem. Uz 4 gadiem, satājums 4 gadiem pati individuālā stipendija, bet projekta ilgums ir 5 gadi. Un jābūt ir tādai vēstulē vai kādam, kad organizācijas piekrīt, kad tiks izveidots un tiks izsniegts kopējs dubultais vai vairāki doktora grādi. Šeit es arī ieliku tabuliņu, kur tā kā ir viegli pārskatīt, kādas ir tās kopējās iezīmes un atšķirīgās iezīmes katrā no šiem te īstenošanas veidiem. Ir, kā jūs redzat, ir, protams, daudz kopīgas lietas, bet ir arī atšķirības tieši tajā projekta ilgumā, kas ir joint doktorats, ir garāks, kā jau es minēju, un arī pašas stipendijas, individuālās stipendijas ilgumā, kas ir šeit lielāks. Un arī standarta doktorantūras tīklu gadījumā tātad ir ierobežojums saistībā ar nosūtījumu, kas ir 1/3 no stipendijas ilguma. Attiecībā uz pētniekiem, tātad pētnieki, mēs šeit viņi lieto vārdu doktora kandidāts, tātad tieši doktoranti, kuriem vēl nav doktora grāda, tātad uz projekta sākumu. Tātad uz tiem attiecināms arī mobilitātes noteikums. Tātad apakšā es esmu arī ielikusi, ko tas nozīmē, ka tie pētnieki nevar būt dzīvojuši vai veikuši galvenās pētniecības aktivitātes. Tātad vairāk kā 12 mēnešu pēdējo 36 mēnešu laikā pirms tātad šīs te projektu uzsākšanas, darbu uzsākšanas. Tātad pētnieki var būt jebkuras nacionalitātes, un jā, attiecībā atkarībā no šī te īstenošanas veida, tad arī, kā jau iepriekš tika atrunāts, 50% jābūt neakadēmiskā sektorā, tas būs pie industrial doktorats, un joint doktorats skatījumā ir tas dubultais vai kopējais tas grāds. Konkursa noteikumi arī tiek mainās, varbūt nedaudz mainās gada no gada, bet kāda tā tendence ir tā, ka izskatās, ka tiek dota vairāk, vismaz man tā liekas, ka izskatās, ka ir vairāk brīvības ar katru gadu, tad jau, kā mēs redzam, ka
2024. gadā, kā svarīgs noteikums tieši joint doktorats gadījumā ir tas, ka šī te viena no valstīm konsorcijā, kura tad var izsniegt doktora grādu, arī var būt trešā valsts. Tad ne obligāti Eiropas Savienības dalība valsts vai ar apvārsni Eiropa asociētā valsts. Un arī, redzēt, 23. gadā arī jau šīs te vēstules nebija vajadzīgas, ka asociēto partneri tātad piekrīt veikt apmācību. Tātad izskatās, ka tiek dota lielāka brīvība un tieši stimulēts šis te joint doktorats īstenošanas veids. Kas tad vēl tieši mainījies no salīdzinājumā 2023. gada uzsākuma? Tātad unit costs, par ko Inga vēlāk, mana kolēģi Inga runās, tātad tika palielināts par 18% saistībā ar inflāciju. Tātad arī tika ievies šis atkārtots iesniegšanas noteikums, tātad, kad nevar, ja projekts ir saņēmis mazāk kā 80%, tātad šis te nevar tikt iesniegts atkārtoti. Un, kā jau es minēju, arī joint doktorats gadījumā, tātad šī te institūcija, viena no institūcijām, organizācijām, kura tad izsniedz doktora grādu, tad varbūt arī no trešās valsts. Šeit ir mazliet par vērtēšanu, kā tad notiek vērtēšana. Tad ir ekspertīzes paneļi, 8 paneļi, un visi šīs te ir svarīgi saprast, ka visi šie te īstenošanas veidi savā starpā tiek izvērtēti, tātad visi kopā šajos paneļos. Un atkarībā no tā, cik tad ir pieteikumi, tad arī tiek sadalīts šis te budžets pa paneļiem. Ko tad vērtē? Visvairāk vērtē, tad vislielākā nozīme ir izcilībai, un tad ir arī, protams, impact un kvalitāte, tātad visa projekta kvalitāte. Un īstenošanas kvalitāte. Un tātad, kā tad tieši vērtē, ir 3 individuāli eksperti, kas vērtē, kuri kopā tad pēc tam sanāk kopā un izveido tādu atskaiti, kopīgu atskaiti. Un tad ir skalā, tad izlem un tad saliek projekts pēc tiem vērtēšanas. Runājot par rezultātiem, tātad 2022. gadā, kā mēs redzam, salīdzinājumā ar 2023. gadu bija mazāks pieteikumu skaits, un success rate tātad bija lielāka, un 2023. gadā arī samazinās, ir tātad finansētie projektu skaits ir mazāks, kaut arī tātad pieteikumu skaits ir lielāks. Un arī success rate ir zemāks kā 2022. gadā. Kādi tad rezultāti ir Latvijai? Tie ir tādi, kādi ir, un es ceru, ka mēs ļoti ceram, ka 2024. gadā mēs drīz varēsim pievienot vēl vienu līniju šeit, kur tie rezultāti tad būs labāki. Tātad mums ir dalība pieteikumos, un tā ar katru gadu aug, bet tātad success rate mums, diemžēl, ir nokritusi, stipri nokritusi, bet 2022. gadā, piemēram, bija ļoti laba šīs tā success rate, un viens no tiem projektiem, no šiem 8 projektiem ir arī Aptvinder, kurš tad mums šodien ir tas mūsu veiksmes stāsts, ko varēs pastāstīt. Tātad, jā, ļoti ceram, ka mēs ar šo informācijas dienu arī varēsim ieinteresēt jūs pieteikties šiem te doktorantūras tīkliem. Es ieliku arī slaidu par aktuālo konkursu, tātad klikšķinot tieši uz saiti, jūs nonāksiet uz Funding and Tenders portālu, kur tad arī ir atrast visus pieteikuma anketas un visus informatīvos materiālus saistībā ar šo tieši 2024. gada uzsākumu. Jā, man sauc Inga Šīrante, šodien es vairāk gribētu pieslēgties tehniskām un administratīvām lietām,
un atgādināt varbūt tiem, kas ir mazliet piemirsies un tie, kas varbūt netik bieži lieto dalībnieku portālu, kurā tad atrodas visi apvāršņi Eiropa un ne tikai apvāršņi Eiropa projektu konkursi, kuros un kā tad orientēties šai portālā, jo ja jau reiz mēs esam atvērti un esam ieinteresējuši jebkurā no programmām un konkursiem startēt kādu no Latvijas dalībniekiem, tad šis portāls, jāsaka, ik pa laiciņi ir jāatgūst tā kā pa jaunu, jo atkal kādu mirkli atpakaļ portālam nomainījās vizuālā forma un arī atrašanās vietas dažādiem šiem te meklēšanas rīkiem un dažādiem šiem te izvietojumiem, tā kā tad tāda mazliet ir maldīšanās pēc pēdējiem, kā saka, konsultācijas sniegšanas mirkļiem, kā es redzu, ka cilvēki ir apmaldījušies un nevar atrast, kur iepriekš atrastā informācija tagad meklējam. Tātad pat pirmā mājaslapas tā atvērums, tātad mēs meklējam konkursu, tad ir skaidrs, kad ir konkursu daļa. Ir otrs bloks uzreiz redzams, tātad gan viss par projektu rezultātiem, finansētiem projektiem, par kopējām dalībām, tad ir atsevišķa sadaļa. Tad, protams, šis te izvietojums vēl, un ko es noteikti atgriezīšos arī prezentācijas laikā un atgādināšu it īpaši gan doktorantus, pēcdoktorantus un dažādi citādi zinātnes ekspertus, kļūt par ekspertiem un arī pašiem iesaistīties projektu vērtēšanā, bet par to tad secīgi tālāk. Jā, kā jau tika pieminēts šis links, tad kur ir konkurss, un šodien mums ir viens konkrēts konkurss padomā, par kuru mēs tad runājam un skatāmies un pētam šīs specifikācijas, kuras tad ir nodefinētas, kuras mums Eiropas komisija kopā ar darba programmu jau ir izvirzījušas un kuras tad mums kā pieteicējiem būtu jāievēro par visiem 100%, lai maksimizētu projektu vērtējumu savam projektu pieteikumam. Jā, tātad pašā portālā un arvien dziļāk ejot šajā padziļinātajā konkursu nosacījuma atvērumā, tad, protams, mēs zinām, kad ir projektu konkurss atvēries, bet, jāsaka, projektu iesniedzējiem pats svarīgākais ir šis te iesniegšanas mirklis, līdz kuram tad mums ir jābūt gatavām konsorcijām, projektu pieteikumam, un kad tā poga ir jābūt nospiestai, lai viņš būtu attiecināms un pieņemts uz projektu vērtēšanu. Tātad ir šie te pieminētie jau 3 bloki, kuri tad jau ir redzami, izdalīti, un visiem šiem te 3 projektu doktorants Marie Curie tīklošanās projektiem, tātad ir viens atvēršanas datums un viens arī deadlines. Pievērstiet uzmanību noteikti tagad izvietojums visai šai saistošajai informācijai 2 vietnēs. Tai pārredzamībai ir tā kā no ekrāna kreisajā pusītē, tad ir šie te galvenie jautājumi, un tad ir, protams, šie te specifiskie uzstādījumi, ieguvumi, kam jābūt ir pievērstai uzmanībai. Varbūt varbūt dublējās no tā iepriekš runātā, bet es vairāk tā kā turos pie šīs te darba programmas uzstādījumā un šiem te specifiskajiem uzstādījumiem, jo kā mēs projektu rakstītāji, kas esam tādi jau zinoši, zinām, ka jāatbild ir burtiski tādiem terminoloģijas vārdiem, kādi ir prasīti pašā projekta tātad konkursā, tad kādi būs šie labumi gan doktorantiem, gan dalību organizācijām, tad no tā mēs varam izdarīt savus varbūt secinājumus, vai mums ir vēlme piesaistīt jaunus doktorantus tieši caur šādu Eiropas komisijas finansētu mehānismu. Jāsaprot vēl ir tas, ka tas nenotiks tūlīt un tagad, jo tas notiek ar nobīdi un diezgan lielu nobīdi. Tātad vai ir mums šādas doktorantūras programmas un vai mēs gribam uzlabot un kaut ko jaunu ieviest arī savā doktorantūras tajā modelī. Un mēs zinām, ka Latvijā virzās un liels izmaiņas ir priekšā. Varbūt, ka tas iet sinerģijā tieši ar šādu doktorantūras tīklu projektu piesaist, kurā var jau iezīmēt kaut kādas jaunās tendences arī, kas ir valstiski svarīgas un organizācijai svarīgas. Protams, kā skatoties uz
to, kas mums ir, ja, tad mums jau ir jābūt šīm te doktorantūras programmām, un arī tad vai nu mēs piedāvājam šiem doktorantiem pie sevis stažēties, mobilitātēs doties, kāda status un kādas organizācijas un kādas infrastruktūras, un ko tad mēs šiem doktorantūras studentiem arī tad varēsim piedāvāt, jo šeit nav gluži domāts, lai mēs radītu kaut kādas infrastruktūras un šādas algas maksātu, bet tās ir tātad šiem te doktorantiem atbalsti, lai viņi varētu īstenot savus šīs te doktorantūras un izietu līdz tam, lai viņi aizstāvētu savus doktora grādus. Jā, protams, arī par šiem te atlases principiem, kā konkursu izsludināšanas un šie spēles noteikumu, un kā tad mēs šīs vakances izziņojam, viņām jābūt noteikti ir atvērtām. Jā, par šo te tad arī skaidri jābūt nopublicētām un izprotamām, kur un kādi ir šie spēles noteikumi. Arī šeit gribētu vērst nelielu uzmanību, jo mēs tomēr precīzāk parādam arī šo mūsu, pat tai gadījumā, ja mēs vinnējam, tad kāds ir šis tiešais ieguvums tam doktorantam, jo bieži neizprot, ka tajā ietilpst visi nodokļi, kas ir saistīti ar Latviju, un tad atņemot, ka cik tad beigās šis cilvēks saņem, par to mazliet vēl tālāk. Jā, par šiem te kopīgiem un industriāliem tie fokusi jau ir likti. Es, protams, ieteiktu arī, jo tie konkursi tiek no Eiropas komisijas vairāk prasītie kopīgie ar divkāršu doktora grādi, kur ir grādi iegūšanas iespējas un varbūt ir tiešām labas iestrādnes, kā ir jau kāda sadarbības šie te līgumi jau noslēgt, uz kuriem balstoties, kad ir šis attīstīts gan organizācijā spēcīgi, kurā var piedāvāt šos dubultdiplomus savās organizācijās, un tas noteikti būtu plus visā šajā, lai konkursā vinnētu arī šos te tīklu projektus. Jā, ir noteikti arī daži tādi specifiskāki varbūt nosacījumi, un kādi tad kas skaidri jābūt ir arī uzraudzības padomēm, jābūt ir šiem te, kas veicinās zināšanu apmaiņu, tīklu veidošanas dažādi pasākumi, tie visi ir jāieplāno šais te konsorciju aktivitātēs, tātad bulk package'os, kurās tad būtu jākoncentrējas uz jaunu zinātnes atziņu attīstīšanu, oriģinālu pētījumu veicināšanu un dažādiem šiem te individuāliem vēl doktoranta attīstības karjeras iespējām, lai parādītu, ka tie ieguvumi turpinās arī pēc projektu pabeigšanas, jo arī tas ir labs stāsts, ka mēs nevis tādos īslaicīgos periodos, kad ir finansējums, tad šie doktoranti tā kā iebrauc, strādā organizācijās, bet bieži vien tomēr ir tādi novērojumi, kā arī izbeidzās arī pēc projekta beigām viss šīs sadarbības. Ja? Tātad, protams, šais tīklos jābūt arī ir tādu uzstādījumu, tātad izstrādāti vajadzīgi ir būtiski mācību modeļi, tostarp it īpaši tagad šīs digitalizācijas jautājums, obligāti tad arī šīs te uzraudzības, karjeras attīstības plāni, gan individuāli, gan kopīgi visiem doktorantiem, tātad šīm te visām lietām, kurām tad jau, jāsaka, specifiski redzot, kā mēs ar savu organizāciju, kad, ja mēs sākam iesaistīties, kā mēs to visu varēsim jau nodrošināt un kā mēs to visu pasniegsim un kas mums jau ir iestrādnējis, tas noteikti tad viss ir par labu, uz kurām tad var atsaukties, ja. Tātad pašam tīklam kā tādam jau ir tātad apmācīt, pilnveidot šos doktorantus, dot viņiem jaunas iespējas plašākā redzējumā, gan caur uzņēmēju darbību, gan šiem te inovatīviem risinājumiem un visām šīm te pieejām, kas ir parādījušās un nemainīgi ir, kā saka, izmainās pēc vajadzībām un konkurētspējas nepieciešamības. Tātad arī tas lielais mērķis, protams, ir uzlabot pētniecības un inovācijas kvalitāti, veicināt talantu un zināšanu inovācijas vidi, ilgspējīgas sadarbības gan starp akadēmisko un neakadēmisko. Un tie ir tie vārdi, kuri tad, kā saka, uzreiz rakstot un domājot, tad uzreiz jāsaprot, ka mēs to spēsim nosekt un parādīt, ka mums tas viss izpildīsies un uz tādiem mērķiem mēs arī ejam, lai tad izpildītu tos
noteikumus. Jā, nu tad mēs pie tā konkursa sākam pie tiem dokumentiem, un tie dokumenti jāsaka, nu, ja tiešām ķeramies klāt un rakstam un esam nolēmuši, tad šie dokumenti, es gribētu teikt, viss, kas zem šī te konkursa, tomēr jāiziet ir pašam cauri un jāizstudē, jo nekur, kā saka, neliksimies, jo vislabāk izpratne būs tajā mirklī, kad mēs to esam izpētījuši un sapratuši atbilst, neatbilst, dar, nedar. Un tad, protams, uzreiz arī varam iepazīties tātad pa vidu pie dokumentiem. Tātad ir arī pieteikuma veidlapa. Nav vēl nekāda pieteikuma jāiesniedz šis, tā kā uzreiz varat iepazīties, kāda tad te ir arī informācija par ar visām prezentācijām, darba programmu, visām šīm te arī vērtēšanas formu, kas nav mazāk svarīga. Tad, kad mēs šo projektu pieteikumu sākam gatavot, atveram, izanalizējam, saprotam, nesaprotam, tad arī skaidrs ir, vai nu ir jāsāk uzdot jautājumu, vai nu kontaktpunktiem, meklēt šos konsorcijas un iet uz priekšu jau ar nākamajiem. Nu, tātad ir šie te unit kosti, par unit kostiem tātad ir 100% atbalsts, izmaksas tātad fokusējās un ja veidojas automātiski, ka mēs norādām, no kuras valsts un kuru mēs pārstāvam un uz kuru valsts šis doktorants dosies, tad viņam arī uzreiz sarēķinās šīs te unit costs, ja viena vienība izmaksas par katru šo te doktorantu. Tātad ir konkrēts cipars, tāds bāzes cipars, un tad ir katras valsts koeficients, kuru ir regulējis tātad šī te darba programmas, konkrēta lapas puses 142, ja, tad, kurā tad atrodam arī Latviju, ja, un ja mēs atrodam, ja tas dodas, tad mēs izsludējam, ka pie mums, tad no šī bāzes cipara jāpiemēroja šī te procentuāla attiecība 83,8% no šīs summas, tātad būs automātiski sarēķināsies šīs te, kā jau es teicu un pieminēju, šie te nodokļu sistēma noteikti, kas ir Latvijā, ir jāizsaprot, lai saprastu, cik tad īsti tam cilvēkam mēs tad izsludināsim un kā tas tad būs, vai viņam tad nāks klāt visi šie te arī tie viņa labumi, ja viens slaidiņa atpakaļ, tad mēs redzam, ka ir labumi, kas ir šim te pētniekiem, un ir institucionālie labumi, ja, tad katrs šis te, un viss fokusējās uz mēnešu skaitu. Nu, tad mēs arī izprotam, ka katrā gadījumā kādi ir šie nodokļi un par šiem tad, lai mēs varam arī tiem kandidātiem, tas tā brīdī, kad mums šie kandidāti un šie kandidāti jau grib skaidri zināt, kādi viņam būs konkrētie reālie ienākumi kontā vai uz rokas, kā mēs latviski bieži grāmatadiski sakam, ja, tad, lai šos ceļu mēs varam paskaidrot, cik tad un kā tas izskatīsies, ja viņš dosies pie mums uz Latviju un veiks šīs te aktivitātes. Protams, kā jau tika minēts, tad bez partneru meklēšanu un partnerībām nekas šeit, jo šis ir tīkls, šis nav individuālais projekts, tātad zem šī paša konkursa nosacījumiem mēs varam uzreiz arī redzēt un iepazīties, ko piedāvā portālā šie te partnerības meklējumi, vai nu tās ir ekspertīzes, vai kāds grib būt par koordinātoru, kāds meklē partnerības un kāda ir šo organizāciju, tad tās vēlmes un ko piedāvāt, kādā virzienā, kādā jomā, kādā nozarē, tad to mēs visu šeit konkrēti zem šī konkursa ir 71 sludinājums, tad varam iet uz šiem sludinājumiem, uzklikšķinot uz šo te organizācijas nosaukumu, mēs varam arī viņus uzreiz pavērtēt, un cik liela bijusi ir viņu veiksme apvāršņu programmas vispār projektos, arī apvāršņas 2020 startējot, vai viņi ir lielākoties koordinātori, vai viņi ir partneri, cik viņiem ir veicies, to visu tad uzreiz var skatīties arī caur šo sludinājumu, caur šo organizācijas profilu. Jā, nu tad, protams, ir tādas rekomendācijas, ko arī piemin šis te tīkla projekts, kas arī Marie Curie ir, kā saka, tāda apkopotās informācijas, par ko tālāk jau Līgs stāstīs, arī, kur ir informācija vēl atrodama. Nu, tad ir tādas, ka minimums, kā saka, nav optimāls, ka mēs sakam, ka ir 3 dalībnieki, tas nav.
nu, maksimums ir, kā te ir rakstīts, ir 10, nu, vidēji 7. Nu, jāsaka, man no savas pieredzes, jā, 6, 7, 8 atsevišķi konkursi, kuros tad varbūt prasās varbūt plašāks šis pārklājums, vai nu reģionāls vai tematisks, bet, jāsaka, šie nav domāti tādi ļoti lieli, plaši konsorcija, kuros tad, jo tad tas nav pārvaldāms un viņš nav efektīvs. Ja? Tad, kā mēs redzam, tad ir gan šie te asociēto partneru līdzdalība šais te doktorālu network, tātad konsorcijas. Ja mēs atkal industriālajos šais te doktorālu tīklos, jā, arī tie pieminētie uzstādījumi, jā, tad arī šeit tātad ir runa par minimums ir 4, maksimums būtu 18, viņi rekomendē vidēji 11. Nu, būs 10 vai būs 12 vai 13, arī droši vien tas nebūtu nekas, ja mēs spējam visu šo tīklu pamatot, kā viens ar otru sadarbojoties, partneri gūs maksimālu ieguvumu un rezultātu, lai attīstītu to sasniedzamo mērķi uz priekšu, vai tie ir tad šie te arī šie te dubult diplomu iegūšanas vai industrijas diplomu, nu kā viss šis ir sakārtots un vai tas ir tas rezultāts, uz kuru tad var aiziet. Jā, tad vēl tie kopēji apvienotie tie kopīgie doktoranti, tad tur arī iet runa par to, ka minimums ir 4, maksimums 12, vidēji 8. Nu, mēs redzam, ka šis te piedāvājums un šī analīze, kāda ir šie iepriekš finansēto projektu konsorciju, nu, tad ir skaidrs, ka lielākus un plašākus varbūt nemaz nevajadzētu tad arī veidot, lai vieglāk, ja mēs esam kā koordinātori, lai vieglāk arī viņu ir administrēt un pāraudzīt. Jā, par šiem lielumiem jau tika pieminēts, es nemaz par tiem vairs nepieskaršos un iešu mazliet uz priekšu, bet vairāk pieskaršos tai sadaļai, kas ir paša projekta pieteikums. Nu, pašu pieteikumu veidlapu jau es jums parādīju, viņu var atvērt un tad iziet cauri visām šīm sadaļām un saprast, ka paša projekta pieteikumu kopējais ar visu konsorciju, tātad nav gana daudz vietas, kur par visu to aprakstīt, kā redzam, ir uzlikti savi ierobežojumi arī projekta, tātad šī pieteikuma apmēram, nu, maksimums 30 lapas, skaitot no kuras tieši sadaļas. Nu, tad tas jāsaka tā arī tagad pēdējā laikā tieši lielāka māksla iekļauties fokusētā mērķu uzstādīšana, aprakstīšanā, jo mēs mēdzam bieži vien tā aizpeldēt un lielus tādus aprakstus uztaisīt, bet es rekomendētu tiešām vairāk arī izmantot dažādas schematiskus attēlojumus un šīs sinerģijas attēlotu grafiski un visādi citādi, lai mazāk tieši aizpildītu šo aprakstošo daļu un izpildītu tos ierobežojumus. Jo jāsaprot, ka projekta vērtētājiem ir pilnas tiesības nelasīt, kas seko pēc šīs maksimāli ierobežotās 30 lapas. Ja ir rakstīts tur tik lapas, tad viņš tik ir tiesīgs lasīt, tālāk viņš var pateikt, ka viņš nelasīs, un tad varbūt kaut kas būtiskais paliek ārpus šī. Bet, jāsaka, un visi vajadzīgās šīs te daļas, tātad ir projektu pieteikumam ir A daļa un 2 B daļas. Tātad A daļa ir tīri tikai informatīva administratīvā informācija, kura pildās portālā tehniski, un tad B daļa, kura jau ir PDF formā augšuplādējama, un arī B2 daļa ir augšuplādējums PDFs. Vēl ir, kad lasītu un skatītu šo te projektu pieteikumu, ir noteikts arī, kuras ar ko sadara. Kādreiz ir, ka ir tādi kropļoti konvertācijas, arī tam vajag piesakot, vai viņš labi sakonvertējās, lai pēc tam tas ir lasāms, jo tad tālāk tiek dots projektiem uz vērtēšanu. Un projektu vērtētājiem tad, jāsaka, ir kādreiz, ka viņi nevar kaut ko saprast, ka kaut kas ir aizbīdījies. Jā, šis ir tad tas timeline saucamais, kurā tad tas plānojuma mirklis, kā tad tam konkursam tā izsludināšana līdz projektu uzsākšanai, kā redzam, ja mēs tagad tomēr pieķeramies un sākam rakstīt šo te iesniegšanu uz 27. novembru šogad, tad ir, kā tad projektu uzsākšanai jānotiek ir augusta 25. gadā. Tā kā to
Tad pie tā plānojuma runājot ar saviem konsorciju partneriem noteikti ņemam vērā, ka tas tur tāds ir svarīgs faktors, ka nesaplānojam atkal daudz par vēlu vai daudz par agri, jo pēc tam pašiem būs sarežģītāk, jāpārstrādā arī projekta pieteikums, kā projekts var būt labs, bet tad viss jāpārstrādā, komisijai liekas, ka neatbilst arī tiem laika plānojumiem, arī nodevumiem un visām citām lietām, kas ir pie projekta saistīts. Jā, par to vērtēšanu arī tika jau pieminēts. Es vairāk tad teiktu, tas ir veiksmes stāsts arī šiem vērtētāju izvēle, nekā iekrīt un kādai tematikā tad ir atlasīti, kā mēs saprotam, eksperti ir subjektīvi, bet ir šis konsensus reports, kurā tad arī tai konsensusā, protams, tiek arī šie paneļa eksperti izvērtēti un tomēr tas komisijas tomēr arī izskatīts, lai nebūtu aizvainojoši un lai būtu, bet tad ir jāiziet caur tiem tiešām tie specifiski tam vērtēšanas formai, kurai tad mēs redzam, ko tad tas vērtētājs rakstīs, kura būs tā vieta un par kuru jautājumu viņam ir jāatbild. Jā, tad šeit vēl mazliet ir tie norādes, kurā vietā tagad mēs meklējam šos te visus saistošos dokumentus par portālā, kas mums interesē par Apvārsnes Eiropa projektu konkursiem, par viņu saistošiem dokumentiem, vadlīnijām, palīga materiāliem, palīdzības rīkiem, tātad viņi atrodas portālā zem šīs te vadlīnijas un dokumenti, viss ir zem katra, mēs varam atrast savu interesējošu jau pat no tā mirkļa, ja mēs gribam sākt tikai pirmoreiz vispār lietot, tad ejam uz online manuālu un soli pa solim izejam cauri no pat reģistrēšanās brīža līdz pat nākamajam. Jo kāpēc es piesaucu šo reģistrēšanās brīdi, tas tad automātiski aiziet arī nākamā tēmā par to, ka, lai jūs varētu pieteikties kā eksperts, arī jums jābūt lietotājiem kā cilvēkam šeit portālā un tur arī aizpilda savu CV. Jā, tad šeit zem tiem dokumentiem vēl mazliet plašāk arī šeit var visu atrast gan par formām, veidlapām, vadlīnijām, visām darba programmām, kas ir tieši, bet tad mēs tiešām pareizi uzfiltrējam, atlasam šo informāciju tieši par Apvārsnes Eiropu un attiecīgajā plānošanas periodā. Jo tur ir tagad jaunas programmas un daudz plašāka informācija, kurā tad var mazliet varbūt aiziet un neieraudzīt pareizo. Jā, par rezultātiem jau pieminētais gan Cordis, gan dashboardi, gan platforma, kurā tad var atlasīt gan pa organizācijām, gan pa projektu specifikācijām. Tātad noteikti ieteiktu ķeramies klāt, tiešām izpētam šos te, kas ir bijis finansēts, varbūt pat par jūsu tematiku tuvāk un varbūt jau var paskatīties, tiešām kaut ko iegūt jau izanalizējot šādu informāciju. Jā, un tad šis jau iepriekš pieminētais, ka rekomendēju tiešām, neviens jums to nevar nekad atņemt, iegūt šo pieredzi un kļūt par ekspertu, un aizpildīt šo CV šai portālā, šeit iereģistrējoties kā lietotājam un tad ejot uz šo pašu linku reģistrēties kā ekspertam un aizpildīt vairāk pakāpju CV un kļūt par šādu aktīvu varbūt vērtētāju, kur tad jūs redzat projektus no iekšas un varbūt ne tikai Marie Curie, bet arī visu citu projekta veidus un visām citādi iesaistīties projektu vērtēšanā. Un Eiropas komisija, protams, arī organizē ļoti daudz dažādas tiešās informācijas dienas, kuras ir atvērtas un kuras arī atrodams šai portālā var piesakot, ja kāda tēma iekrīt, var pat pieslēgties tiešo un sekot līdz visām svaigākajām, jaunākajām ziņām. Paldies un lai veiksme mums visiem seko pie projekta pieteikumu gatavošanas un pēc tam pie projekta īstenošanas, ja esam pie tā nonākuši un gribam jau, kā saka, uzlabot savu zinātnisko vidi, varbūt pēc tam arī kādu zinātnisku projektu rakstīt, un tad mēs zinām arī un iegūstam šo informāciju daudz plašāku. Paldies! Labi, vai tagad ir man uz ekrāna tieši veiksmes stāsta prezentācija? Jā, visu var redzēt, viss ļoti labi. Labi, un visu labi var dzirdēt? Tevi, jā. Labi.
Labi, tad es došu vārdu doktorai Tijai Sīlei, kuru pastāstīt tad par Aptwind projektu. Un jūs droši dodiet man ziņu, kad, lai es varētu tad vadīt prezentāciju no savas puses, tad droši dodiet ziņu, kad vajag pārlikt slaidu. Paldies! Tā, labdien, vai mani var dzirdēt? Var. Viss ir... Paldies! Tātad mans vārds ir Tija Sīle, un es esmu no Latvijas Universitātes. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad mani uzrunāja un palūdzu padalīties ar informāciju par to, kā strādā tieši šāds te industriālās doktorantūras tīkls. Manā gadījumā tas ir projekts Aptwind. Un es šajā prezentācijā mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kā strādā konsorcijas, kur tiek iegūts doktora grāds un kā notiek studentu piesaiste. Nākamo slaidu lūdzu. Tā, es sākšu ar drusku tādu filozofisku ievadu, lai būtu saprotamas dažas citas lietas, kas vēlāk notiek prezentācijā. Un aicinu jūs apdomāt par to, kā jūs jutāties sava doktora darba rakstīšanas laikā, vai arī kā jūs kolēģi jutās doktora darba rakstīšanas laikā. Un parasti šī pieredze cilvēkiem nav ļoti patīkama. Par to pēdējā laikā ir sākts runāt, ir pat šāda grāmata par to, kā menedžēt mentālo veselību doktorantūras programmas laikā, bet kas rada šos ciešanas, tas, ka doktorantūra, protams, ir milzīgs darba apjoms, un tas, ka doktorantūras projekti parasti ir ļoti individuāli. Tu viens pats sēdi pie sava rakstām galda un 3 gadus no vietas tur kaut ko skribini. Tas ir tas, kas liek, šī vientulības sajūta ir kaut kas padara to doktorantūras procesu smagāku nekā viņš ir, un ideja ir tāda, ka ciest kopā ar kādu ir drusku vieglāk. Nākamo slaidu lūdzu. Tā, otra lieta ir tāda, ka mums šajā te akadēmiskajā vidē mums ļoti patīk šis vārds mobilitāte, un tiek uzskatīts, ka mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga. Man pašai vienmēr tas ir bijis licies tā drusciņu šaubīgi, jo tomēr mājas ir mājas, un tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka par to Latvijā notika pētījums, un es iesaku jums visiem izlasīt šī te pētījuma rezultāts apkopotā veidā par to, ka mobilitāte, lai arī tas nenoliedzam ļoti nāk par labu zinātnei, bet vai tā padara zinātniekus laimīgus? Jūs vēlāk prezentācijā, jūs redzēsiet, kādas sekas tas atstāja. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad, īsi par pašu projektu Aptwind, es drusku ieskicēšu, par ko šis projekts ir, lai drusku varētu atkal tālāk saprast, kas tur īsti notiek. Droši vien daudz no jums nav pazīstami ar vēja enerģētikas tematiku, bet pieņemsim, ka mēs vēlamies uzcelt vēja parku. Un viens no svarīgākajiem jautājumiem, acīm redzot, ir tas, cik liels ir šis te plānotais šis vēja ātrums tajā vietā, kurā mēs varētu uzcelt šīs te vēja turbīnas. Un svarīgi ir tas, ka mums interesē nevis vēja augstums pie zemes, bet mums interesē vēja augstums turbīna augstumā, un tas ir aptuveni 100 metru augstumā. Un tur šajā augstumā ir ļoti, ļoti maz datu. Un vējš, kas ir augšā, atšķiras no vēja, kas ir apakšā. Un tāpēc mums ir divi ceļi, kā noskaidrot. Viens ir izmantot specializētas datorprogrammas, tā saucamos modeļus. Jūs ar viņiem esat saskārušies, lai gan varbūt jūs nezināt, varbūt jūs to nezināt, ka jūs saskārušies, bet tās ir tās pašas datorprogrammas, kas taisa tās laika prognozes, kas ir jūsu telefonā, bet, modeļi, kā vienmēr, matemātiskie modeļi nav līdz galam precīzi, vai arī mēs varam veidot šo te specifisku kaut kādu eksperimentu sēriju, bet tur arī ir dažādas problēmas, nomērīt vēju augstumā ir grūti. Nākošo slaidu lūdzu. Un tātad ir šis te Aptwind projekts, un viņš sastāv, es sākšu no viena gala, vienkāršākais veids, kā viņu saprast, ir, ka tās patiesībā ir 15 individuāls doktorantūras studenta pozīcijas, un finansējums ir katrai pozīcijai uz 3 gadiem. Un
Tāpatās arī tā kā šis ir industriālais projekts, tad katrai pozīcijai ir vismaz 2 vadītāji, manā gadījumā pat 3 vadītāji, kur viens doktorantūras vadītājs ir no universitātes, tā esmu es, un otrs ir no uzņēmuma. Un tas, kas ir svarīgi šajā te industriālajā, tas ir viens diezgan spēcīgs noteikums, ka tam studentam vai studentē ir jāpavada vismaz pusi no laika, tas ir pusi no 3 gadiem, kas ir pusotrs gads, ir jāpavada strādājot tajā kompānijā, tajā industriālajā uzņēmumā. Nākamo slaidu, lūdzu. Šeit mēs varam redzēt, kā šajā gadījumā tas izskatās, tieši projekta aptuvina gadījumā. Mēs redzam, ka LU ir Latvijā, un rekur no LU iet strīpiņa uz Dāniju, uz Aalborgu, uz uzņēmumu EMD. Necentīšos izskaidrot šo grafiku visos sīkumos. Tas, ko jūs redzat, ir tas, ka katra doktorantūras pozīcija tātad ir viena universitāte, viens uzņēmums, un tas var būt vienas valsts ietvaros, un tas var būt pāri valstu robežām. Paldies, nākamo slaidu. Un tagad mēs atgriežamies pie šī jautājuma, ko dod konsorcijas, kāda ir tā papildus labums tam, ka šis ir doktorantūras tīkls, nevis 15 atsevišķas pozīcijas. Un šeit jūs redzat darba paku struktūru par darba paketi 1 un darba paketi 6. Es pieņemu, ka tas ir standarts ļoti daudzos projektos, par tā mēs nevēlētos šeit runāt. Bet pievērsiet uzmanību tam, ka mums ir šī otrā darba pakete, kas ir traininga, jeb apmācības. Un tad mums šie 15 doktorantūras projekti ir sadalīti 3 darba pakās par 5 doktorantūras pozīcijām katrā darba pakā, un viņas ir sakārtot atbilstoši tai tematiski tuvas, pēc zinātniskās būtības, tās, kas ir tematiskas tuvas, piemēram, jūs redzat, ka darba pakete 4 nodarbojas ar jautājumu, kā noteikt šo vēja enerģētiku sarežģītos apstākļos. Un kāda ir šī ideja? Ir tā, ka projektā ir kopīgas aktivitātes, pirmkārt kopīgas apmācības par tām lietām, ko mēs domājam, ka doktorantiem varētu zināt, bet kas varbūt nav viņiem iemācīts līdz šim iepriekšējā pieredzē. Un izglītojuši semināri par laika plānošanu, lai studenti mazāk ciestu, un tā doma ir tāda, ka mēs gribam, lai doktoranti iepazīstas savā starpā, lai viņi ir mazāk vientuļi, lai viņiem šī doktorantūras pieredze ir mazāk vientuļi, un tāpēc vidēji sanāk aptuveni reizi pusgadā viņiem kāds kopīgs pasākums ar šīm tīklošanās, un arī mēs viņus aicinām sastrādāties ārpus šim klātienes pasākumiem. Nākamo slaidu, lūdzu. Tātad, šis ir mans es pārēju uz tādiem padomiem, ko es varu jums dot no savas pieredzes šajā projektā. Un jau rakstīšanas fāzē parādījās tas, ka industriālā doktorantūra, man patīk šī ideja, man liekas, ka sadarboties ar industriju ir labi, bet ir jāsaprot, ka šāds projekts prasa ļoti daudz kaut ko no tās kompānijas, jo kompānijām tas nav tas, ko viņas ļoti daudzas kompānijas regulāri, nav tā, ka viņas visas regulāri piedalās Eiropas projektos ļoti daudz. Un kompānijas ļoti, ļoti rūpīgi izsver, ko viņas var iegūt no šī projekta, jo tas, ka doktorants pie viņiem būs pusotru gadu, tas nozīmē to, ka kādam citam darbiniekam būs ar viņu jānodarbojas, un kompānijas uz to tā ļoti spēcīgi skatās. Un būtu labi, ja kompānija zinātu, ko nozīmē administrēt Eiropas Savienības projektu. Taču tajā pat laikā var padomāt par to, ko uzņēmumi grib, ko mēs varam viņiem piedāvāt, un visi uzņēmumi grib labi apmācītus darbiniekus, ir īpaši zinātnē intensīvās nozarēs. Tāpēc varbūt iespēja
piedāvāt kompānijai, ka tā kā rekur jums nebūs tikai viens šis te, ar ko jūs sadarbosieties, bet rekur jūs varēsiet iepazīties tur ar visiem 15 projekta dalībniekiem, nu, un tad atbilstoši. Ir arī paredzēts ekskursijas pa dažādiem uzņēmumiem. Tā kā, nu, vajag padomāt, ko jūs varat piedāvāt uzņēmumu, ko uzņēmums varētu iegūt no šīs doktorantūras. Un tas ir, es teiktu, viena no svarīgākajām izvēlēm, ja jūs rakstat šādu projektu, tad, nu, tas vai tas uzņēmums, ar ko jūs darbosiet, tas būs tāds, nu, ir ļoti svarīgi atrast, lai ir tāds laba saskaņa. Nākamo slaidu, lūdzu. Šajā projektā, industriālajā projektā, vienkārši ir tā, ka visi tie partneri, kas ir universitātes, piedāvā arī iespēju doktora grādu iegūt. Aptuveni students ir normāls students šajās universitātēs, un vienīgais, kas ir atšķirība, ir tā, ka tagad, piemēram, Latvijas universitātē ir šī doktorantūras programma ar B daļas kursiem, un tad tas, ko arī visi projekti ietvaros cilvēki tā kā apzinās, ka būtu labi, ja šīs aptvind projekta ietvaros rīkotās apmācības varētu ieskaitīt kā B daļas kursus tajā studiju programmā. Tas ir atkarīgs, man liekas, no studiju programmas direktora, bet tāpēc ir droši vien padomāt, ka ja jūs taisat apmācības šāda projekta ietvaros, tad būtu labi spēt viņam piekārtot ECTS kredītpunktus, jo tas ir kaut kas, ko visi pārējie saprot. Dubultās doktorantūras ceļš man tika ieteikts no tā izvairīties, jo tā ir lieta, kas nav atstrādāts, tāpēc dabūt cauri dokumentus, cauri 2 universitātēm, nu tas, nezinu. Neesmu dzirdējusi stāstus, kurā kāds to būtu darījis un kādam tas būtu ļoti paticis. Nākamo slaidu, lūdzu. Tā, un tagad jautājumi par to, kā notiek studentu piesaiste. Studentu piesaiste tehniski ir ļoti viegla, bet tas nenozīmē, ka ir ļoti viegli pieņemt labu studentu. Nākamo slaidu, lūdzu. Tātad, kā jau mēs dzirdējām, ir jāizsludina pozīcija e-access databāzē. Tehniski tas ir ļoti, tas nav sarežģīts salīdzinājumā ar visu pārējo. Tur vajag izpētīt, ka sludinājumu vajag būt derīguma termiņam, un ja jūs gribat tur norādīt, kādu jūs gribat iepriekšējo izglītību, tas ir maģistra grādu, tad jums tur ir jāpadomā, ko no tā garā saraksta izvēlēties. Tas viss ir drusku piņķirīgi, bet pilnīgi neizdarā. Nākamo slaidu, lūdzu. Tātad, tagad mēs atgriežamies pie jautājuma par mobilitāti. Veids, kā es atceros, kas šeit notiek. Es atceros Marijas Skladovskas-Kri biogrāfiju. Un tā arī drusku strīdos ar kolēģiem par to, ka šī ir jāsauc par Marijas Skladovskas-Kri akciju. Marija Skladovska-Kri, viņa sāk nodarboties ar ķīmiju Polijā, kas tolaik pie Krievijas impērijas sastāv, devās uz Franciju studēt, pēc tam iegūta 2 Nobela prēmijas, kas ir tāds veiksmes stāsts, ko droši vien Eiropas Savienība grib atkārtot. Tāpēc students vai studenti nedrīkst būt no tās pašas valsts, kur ir pirmā no projekta darba vietām. Es neatceros precīzi to nosacījumu, bet tiek apskatīti pēdējie 3 gadi pirms projekta sākuma. Nākamo slaidu, lūdzu. Un tagad mēs nonākam pie jautājuma, cik daudz ir cilvēku, kas grib 3 gadu laikā nomainīt dzīvesvietu 3 reizes. Protams, eksistē zinātnieki, eksistē studenti, kas ir gatavi labāk zinātnes vārdā pārcelties uz jebkuru pasaules malu, bet cik daudz tādu ir? Es atļauju uz šo jautājumu atbildēt jums, jo droši vien tas ir atkarīgs katrā zinātnes jomā. Programmai drīkst pieteikties arī kandidāti no valstīm ārpus EU. Tas ir pilnīgi atļauts, pilnīgi normāli. Atlases procesam, kā jau mēs dzirdējām, ir jābūt caurskatāmam un godīgam. Nākošo slaidu, lūdzu. Tātad, par to, kā tad mums gāja ar tiem studentiem. Es intervēju šajā atlases procesā kopā ar otru potenciālo darba vadītāju no Dānijas kompānijas EMD. Un tajā, pēc tam, kad mēs publicējām sludinājumu e-access datubāzē, protams, mēs izsludinājām arī citos veidos, tas arī atkarīgs no jūsu sfēras.
mēs gribējām saņemt CV motivācijas vēstuli un kursu izrakstu, un kursu izraksts izrādījās absolūti svarīgs, jo daudziem kandidātiem bija, pilnīgi ne tas, ko mums vajadzēja. Mums ir tāda pozīcija, kurai vajag programmēšanu, datu analīzi, meteoroloģiju vai fiziku vai kaut ko tādu, bet, tur pieteicās ļoti daudz kas un attiecīgi tik noraidīti šajā fāzē. Un ļoti liels kandidātu procents bija no ārpus Eiropas Savienības. Mēs darījām varbūt neparasti, mēs sākām ar tādu online soft interviju, kurā mēs vienkārši drusku parunājāmies ar cilvēku, pārbaudīt, vai mēs vispār varam ar viņu sastrādāties. Un tiešām ļoti daudziem studentiem, kas bija ārpus Eiropas Savienības, bija mērķis nokļūt Eiropas Savienībā, kas varbūt tālāk ir ceļš uz ASV, un strādāt industrijā. Tas bija tas, ar ko bija piesaistīta tieši šī industriālā pozīcija, ka tas ir tāds labs ceļš uz labi apmaksātu darbu industrijā. Un viens no cilvēkiem neizturēja šo kārtu, jo bija jūtams, ka kultūrālo atšķirību dēļ viņam varētu būt grūti projektā, kurā 2/3 no vadītājiem ir sievietes. Nākošo slaidu, lūdzu. Tā. Tad mums bija tehniskā intervija. Tas bija pilnīgs šoks. Tā ir otrā vissvarīgā. Ja pirmais mans padoms jums ir rūpīgi izvēlēties kompāniju, tad otrais mans padoms ir, šī ir tehniskā intervija ir absolūti vitāla. Tas ir, tas jautājums, ko es uzdevu studentiem, bija tas, kā strādā globālā sasilšana. Tādā fizikālā principā, tur par starojumu visu to pārējo. Tas nav sarežģīts jautājums studentiem ar meteoroloģijas bakalaura un maģistra grādiem. Bet tas tik milzīgs procents nespēja vispār neko atbildēt. Es atceros, tagad man sākas atmiņas par to dienu, tas bija pilnīgi šausmas, cik slikts bija to studentu zināšanas. Tad arī ļoti viegli atbira cilvēki, jo tas... Mēs, protams, rūpīgi gatavojāmies, mēs mēģinājām izdomāt spektru ar jautājumiem, kas pārbauda visu to, ko mēs gribam, lai pārbaudītu. Mēs arī skatījāmies balstoties uz CV, kuriem jautājums studentiem būtu jābūt labāki. Un tad atkal mēs uzmanījāmies no tā, lai nav tā, ka cilvēks Microsoft Teams intervijas laikā var paralēli lasīt kaut ko ChatGPT, tāpēc mēs pārbaudījām zināšanas arī klātienē. Nākamais slaids, lūdzu. Jā, tātad svarīgi jums ir uzrakstīt doktorantūras pozīcijas sludinājumu labi. Jūs gribat reprezentēt savu projektu stiprās puses, jūs gribat spēt pastāstīt kandidātiem, kāpēc viņi grib šo pozīciju. Var gadīties, ka jums būs jāreklamē Latvija, jo kopumā kandidātiem nebija labas izpratnes par to, kas ir Latvija, bet viņiem visiem patika iespēja strādāt kompānijā. Kultūras atšķirības būs nākošajā slaidā, un es iesaku tiešām rūpīgi gatavojoties intervijai un pārbaudiet pamatlietas. Tiešām. Nākamais slaids, lūdzu. Un tagad mēs nonākam pie jautājuma par kultūras atšķirībām. Kultūras atšķirības mani, diemžēl, pārsteidza jau pašā projekta gatavošanas sakarā. Labi, sāksim ar vienkāršu. Latvijas birokrāti ir salīdzinoši efektīvi, kolēģi no citām valstīm mokās vēl trakāk. E-paraksts ir tehnoloģisks brīnums, cilvēki ārpus Eiropas nesaprot elektronisko parakstu, bet labā ziņa ir tāda, ka jebkurš var Latvijā iegūt par 70 eiro labu Latvijas e-parakstu, un tad dzīve būs labāka. Mums ir ļoti spēcīga darbinieka aizsardzība, un tas ir labi. Tas, ka sludinājumos ir obligāti jānorāda alga, ko mēs dzirdējām iepriekšējā prezentācijā, tas pilnīgi apmulsināja pārējos projekta darbinieks, bet es varēju atsaukties, ka rekur Latvijas likumdošana. Un tas, kā mēs rēķinām tos nodokļus, tas tiešām tur katra valsts dara savādāk, un tur ir milzīgs, tur ir rūpīgi jāskatās, ar ko atšķirs valsts. Nākamo slaidu, lūdzu. Un tad mēs nonākam pie nākamās lietas, kas man šokē.
Tad mūsu tur speciāli projektā mēs jau bijām viņu dabūjuši, mums speciāli apmācīja, kā veikt šīs intervijas, un man liekas, tā kā Latvijas likumdošana aizliedz uzdot jautājumus par ģimenes stāvokli un grūtniecību. Tas ir aizliegts darba likumā. Bet man, diemžēl, bija ar Eiropas Savienības kolēģiem jādiskutē. Tā kā var to jautājumu uzdot vai nevar. Tā kā nezinu. Man bija ļoti dīvaina sajūta pēc šīm sarunām. Nākamo slaidu, lūdzu. Un, ja mēs runājam par plašākām kultūra atšķirībām, tad tas, kas mani pārsteidz, ir tas, ka es sāku lasīt tās studentu, pretendentu iesūtītās vēstules, un es vienā motivācijas vēstulē biju uzrunāt vīriešu dzimtē. No tā brīža es sāku savā vēstulē speciāli ielikt parakstus ar saviem vietnieku vārdiem, lai varbūt, nezinu, lai visi saprastu, ka esmu sieviete. Un tas cilvēks, kas neizturēja to kārtu, tas bija arī tāda fascinējoša sajūta, ka mēs abi ar Lasi tur intervējam tos studentus, un es strādāju par pasniedzēju, es esmu pieradusi uzdot tādus jautājumus studentiem un tā, un tiešām tu sarunā, es sēžu tajā intervijā, un es jūtu, ka tas students, ka viņš domā, ka Lasa ir mans priekšnieks. Es nezinu. Es šo visu jums stāstu, lai jūs būtu gatavi, ja tas jums notiek kādā citā projektā. Un nākamo slaidu lūdzu. Tā. Man ir fascinējoši skumi, ka man jums ka man bija jātaisa šis slaids, bet zinātne, diemžēl, nekad nav bijusi īpaši tālu no militārajiem pielietojumiem. 10 gadus atpakaļ varbūt šādi slaidi nebūtu, bet jums ir jāatcerās, ka politiskā situācija, ģeopolitiskā situācija pasaulē ir ļoti sarežģīta. Zinātne, diemžēl, vienmēr ir bijusi militāro interešu lokā, un jums ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem tajā brīdī, kurā jūs veidojat sadarbību ārpus Eiropas Savienības robežām. Ir kaut kāds aktīvais sankciju režīms, ko jums būtu labi zināt. Un šeit es ieliku rakstu par to, kas notiek Amerikā, ka Amerikā Federālais izmeklēšanas birojas iet pie zinātniekiem un aicina viņus limitēt sadarbību ar noteiktu valstu pārstāvjiem. Tāpēc sekojiet līdz notikumiem pasaulē un mēģiniet neiekļūt sarakstā ar cilvēkiem, ko Amerika uzskata par sankciju pārkāpējiem, jo tā ir ļoti, ļoti slikta lieta, kur atrasties. Ar to es arī beidzu savu prezentāciju. Paldies jums! Jā, un tagad būs iespēja uzdot jautājumus rektorētajai Sīlei par projektu. Ja jautājumi ir droši, tad šis ir tas brīdis, kad jūs varat tos uzdot. Šobrīd es skatos, ka ir komentāros jautājumi. Varbūt varam sākt ar tiem. Jā, es redzu jautājumu. Atbilde uz to ir tā, ka šo parūpējās mūsu partneri EMD. Viņi atmaksāja šo te ceļojumu. Tas bija tā, ka diviem studentiem, viens bija Vācijā, viens bija Nīderlandē, viņiem vajadzēja vienkārši aizlidot uz Aalborgu. Tas bija mazāk finansiāli sāpīgi, bet ar vienu studentu, kurš atradās Indijā, mums paveicās, jo kompānijai EMD bija darbinieks Indijā, un viņi netīšām gadījās vienā pilsētā. Līdz ar to mēs varējām uztaisīt tādu Microsoft Teams mītingu, kurā pie tā studenta blakus sēdēja EMD darbinieks, un tad tas arī tā kā radīja labāku sajūtu, ka tur nenotiek nekas tāds, jo no Indijas tur ceļojums tas būtu pārāk sarežģīti. Labi, paldies. Vai būs vēl kādi jautājumi? Es varbūt izmantošu iespēju uzdot savu iepriekšējo jautājumu par šo te industriālo doktoru, līdz ar to, kad arī veiksmes stāsts ir par industriālo. Šī te 50% iesaiste, tad, kad no 3 gadu programmas doktorants strādā uzņēmumā,
uzņēmums maksā no saviem līdzekļiem, vai uzņēmums arī saņem no Marie Curie šī projekta naudu, un viņam nav jāiegulda savi līdzekļi? Otrais variants - uzņēmums maksā. Uzņēmums saņem Marijas Curie naudu, un tā nauda iet caur uzņēmumu, bet tad tur parādās šie te, kā lai to saka, finanšu pāraudzības jautājumi, proti uzņēmumam ir jāspēj pareizi atskaitīties, bet es ieteiktu šeit apdomāt to, ka man ir sajūta, ka tā nav tā lieta, kas uzņēmumu uztrauc. Uzņēmumu uztrauc tieši šie tas pārējo cilvēku darbs, cik būs jāiegulda. Jo, teiksim, var gadīties, ka ja tas students tur nograuj visu, un tev 3 cilvēkiem tas ir jālabo, tāpēc es iesaku padomāt par šo aspektu. Intai Mieriņai ir vēl jautājums. Inta, droši varat atslēgt kameru. Jā, labdien! Labdien, es kāpēc kamera nestrādā, bet man tāds jautājums, tiešām liels prieks par šo projektu, bet jautājums ir, vai varētu mazliet pastāstīt par pašu sagatavošanas procesu, projekta pieteikumu sagatavošanas procesu? Kas ir tas, kas jūs vairāk palīdzēja, teiksim, kā jūs to organizējāt universitātes ietvaros, kas jūs atbalstīja, kas bija tie galvenie projekta rakstītāji un tā tālāk? Paldies! Tā, mūsu galvenais partneris ir Dānijas Tehniskā universitāte, un es teiktu, ka viņi iznesa visu to projekta smagumu. Es teiktu, bet nebija tā, ka mēs pārējie neiesaistījāmies. Notika vairākas sapulces, viena pat klātienē, bet uz to es nevarēju aizbraukt, kurā notika šī te ideācija, kurā mēs izrunājām visu par to, kas varētu būt šie te treniņa aktivitātes, šīs kopīgās apmācības, un arī par to, ka tajā projekta pieteikumā tur jau vajadzēja likt iekšā šos te plānus, par ko būs šī doktorantūra. Un, ja jūs esat kādreiz vadījuši doktorantūru, tad jūs zināt, ka tas pilnīgi nav viegls uzdevums nodefinēt to doktorantūras plānu, kāds būs tas 3 gadu mērķis, bet atkal es tehniski uzrakstīt no manas puses nebija grūti, jo tas smagums aizgāja Dānijas universitātei, man vajadzēja tikai rakstīt ļoti maz un tā kā arī tehniskās lietas, sadarboties jau sāk sadarboties ar to uzņēmumu, un tiešām tur bija grūti. Mēs sākām ar to, ka mēs uzrakstījām visu to, ko mēs gribam, un tad mēs tā lēnām sākām tur mazināt iekšā. Vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, tā nosacīt. Man vairāk interesē, teiksim, to sadarbību arī ar doktorantūras programmas vadītāju, vai jūs tā kā rokā to ja jūs pati vadat doktorantūras programmu, es varbūt līdz galam nesapratu. Bet doktorantūras programma ir tā, ka Tātad tas notika tā, ka es jautāju savam kolēģim, kuram pirms tam bija students bijis no Marijas Sklodovskas-Curie akcijas, bet no parastās programmas. Un tad tā situācija ir tāda, ka mēs atradām to studentu, un tad mēs palūdzām viņu iestāties Latvijas universitātes doktorantūrā. Un tagad pirms doktorantūras reformas tas bija samērā nesāpīgs process. Es brīdināju savu. Tagad LU ir tā, ka ir kopējā doktorantūras programma fiziķiem, ģeogrāfiem un pārējiem STEMam, un tāpēc ir doktorantūras programmas vadītājs, un tad ir atsevišķais atbildīgais par doktorantūras programmu tieši fiziķiem. Un es ar viņu sazvanījos, es sazinājos, es brīdināju, bet tas nebija sarežģīti. Bija jāuzraksta. Tā ir vienkārši atsevišķa procedūra. Jā, bet faktiski tā kā jūs bijāt tas galvenais virzītājs un nesējs no Latvijas puses. Jā, tā kā es. Jā, bet tā iestāšanās daļa Latvijas universitātes doktorantūrā bija viena no mazāk sāpīgajām daļām. Tur bija jādabūna, kad mums kandidāts bija no Vācijas, viņam bija Leipcigas universitātes diploms un bija jāpanāk, ka Leipcigas universitātes diplomu atzīst AICS, man liekas, ka AICS, bet tas arī tas ir.
Tas arī, tas tā nav izaicinošākā lieta no visām tām lietām, kas tur ir. Labi, paldies, jo mums vienkārši galvenokārt satrauc tiešām tas, cik liels cilvēku resurs būs nepieciešams projekta sagatavošanā un kā to organizēt. Tāpēc šis jautājums. Vai jūs būsiet galvenais partneris? Mēs tā kā ļoti negribētu, tieši zinot to, cik tas ir smagi un jā. Bet tas vienalga laika ieguldījums ir pietiekoši ilgs, vai ne? Tā kā. Tas ir tad, ja jūs dabūnat šo projektu, tas ir tad, bet tā kā, es gribētu teikt, ka mēs iztērējām daudz vairāk laika tajā kandidātu atlases procesā un cīnoties par faktu, lai mēs tiešām dabūnam labu kandidātu, nekā pēc tam kārtojot dokumentus. Tas ir mans tādas sajūtas. Paldies. Jā, varbūt tad Sandra turpinās ar savu jautājumu. Paldies. Jā. Paldies Tijai Silai par ļoti interesantu prezentāciju, ļoti neparasto prezentāciju. Nevienmēr droši vien ļauj tādām prezentācijām būt, bet tās absolūti pamācoša. Un es saprotu, ka jūs bijāt iesaistīti industriālajā tajā tīklā, ja? Bet ir arī tie parastie tīkli. Un es pārstāvu šeit Rīgas Stradiņu universitātes, un droši vien, kad arī Stradiņu universitāte ir domā piedalīties, bet tādā doktoranta, iespējams, parastajā tīklā, ja? Un tad es gribētu jautāt, kā jūs domājat, vai papildus sarežģītību piešķir tas, ka tur bija iesaistīti uzņēmumi, ja uzņēmumiem parasti nav liela sapratne par dažādu fondu projektu, tā kā realizāciju un visiem šiem noteikumiem. Tātad vai tas piešķīra sarežģītību, ja varbūt, ka parastais doktorantu tīkls būtu vienkāršāk. Un otrs jautājums par kandidātu atlasi, tas laikam vispār ir svarīgākais šāda veida projektos. Vai bija gadījumi, ka tas vienkārši, lai saprastu, uz kādiem kandidātiem tad vajadzētu orientēties, vai bija tādi gadījumi, kur šie te doktoranti bija no, varbūt, Eiropas Savienības valstīm, bet viņi paskatoties uz finansējumu, kuru viņi iegūs, ja, tātad tas, kas ir ierakstīts projektā, ir viena summa, bet viņi beigās iegūs varbūt 40% no tā, vai kāds atteicās, tāpēc, ka šis finansējums ir pa mazu. Paldies. Es atbildēšu šo jautājumu. Es esmu domājis par to, ko dod uzņēmums. Tur ir divas puses. Pirmkārt, uzņēmums no uzņēmuma ļoti atšķirās. Ir uzņēmumi, kuriem ir tāda vispār nulle pieredzes, bet ja jūs meklējat sadarbību ārpus Latvijas, tad es teiktu, ārpus Latvijas uzņēmumi ir vairāk iesutuši roku, ka viņiem ir tāds R&D departaments, un tad viņiem attiecīgi arī ir vieglāk. Es gribētu teikt, ka sadarbība ar industriju vismaz manā gadījumā deva ļoti daudz, jo tas, ka šis uzņēmums, ka viņam ir tāda praktiska pieredze, viņi ir konsultanti tiem cilvēkiem, kas, viņi strādā kā konsultanti tiešām tiem cilvēkiem, kas ceļ tās vēja turbīnas. Un tāpēc es gribētu teikt, ka tas ir ļoti jāizsver, ka šis darbs uzņēmumā, tas var padarīt to disertācijas ļoti nofokusēt un palīdzēt vienoties par to disertācijas tēmu, jo uzņēmumi parasti ļoti labi zina, ko viņi grib. Viņiem ir tāds skaidrs plāns. Un arī šis tāds tā kā selling points studentiem, ka jums būs vieglāk piesaistīt cilvēks, ja jūs, kur jūs dabūsiet pastrādāt uzņēmumā, tas ir kaut kas, kas man liekas, studentiem ļoti daudz patīk. Tā kā tas ir jāizsver jūsu individuālajā gadījumā, bez mazliet jāskatās uz katru konkrētu uzņēmumu, tad jūs varat saprast, vai tas ir kaut kas, kas nāk par, vai ieguvumā atsver. Un otrs par finansu jautājumiem. Tādas situācijas es neesmu dzirdējusi. Ka kāds būtu, es zinu, ka bija tādas situācijas, kas tur kandidāti atsakās, bet es nezinu, par ko tieši. Es varu teikt, ka studenti ārpus Eiropas Savienības, es zinu, ka pārējos projektos ir problēmas ar to, ka students nāk no ārpus Eiropas Savienības un ir vienkārši mēnešiem problēmas viņu dabūt, tas vīzas process ir.
Bet par zemajām es tiešām neesmu dzirdējusi tiešām. Tas nozīmē, ka 2000 eiro uz papīra viņi varēja viegli izdzīvot. Droši vien tas ir tas, kas viņiem tur sanāca tajā projektā. Man liekas, ka es rēķināju algu, un man liekas, ka doktorantam sanāk aptuveni ap 2000 uz rokas. Tā kā tas, Latvijā tas, man liekas, nav tik traģiski. Ne, uz papīra, man liekas, viņam sanāks. Ja viņam vēl pierēķina klāt to mobilitāti, tad sanāks, jā. Tad sanāks, jā. Un ja tur vēl ir ģimenes alavans, jā. Jā, tad Anda varbūt? Jā, man Sandra uzvilināja citu jautājumu. No atlases procesa, ņemot vērā Latvijas likumdošanu, kad mēs joprojām dalām mūsu un Eiropas studenti un ārpus Eiropas studenti attiecībā uz budžeta vietām un finansējumu. Bet es saprotu, ka šajās projektos tā nav problēma, jo tas Kirija grants nosedz arī studiju maksas daļu. Tas ir jājautā jūsu doktorantūras programmai, jo tas nav doktorantūras programmas, tas ir Latvijas jautājums, jo mēs Indijas studentam, Indijas pilsonim savu budžetu vietu nevaram dot. Viņam ir jāmaksā par studijām. Jā, bet tā ir Marija Sklodavska Kirija. Tā nav īsti, tā kā studijas... Līdz ar to paliek spēkā šis maksas jautājums. Mums ir jālīko startautisks konkurss, kurā mēs nedrīkstam diskriminēt, bet no ārpus Eiropas studentiem mums ir jāprasa studiju maksa. Es domāju, ka es atvainojos no kuras universitātes jūs esat? Rīgas Tehniskā universitāte. Es iesaku vērsties es iesaku veicināt sadarbību ar Latvijas universitātes doktorantūras programmu, jo es neesmu spējīga kompetenti atbildēt uz šo jautājumu, bet man ir sajūta, ka es neesmu dzirdējis, ka mums ir studenti no ārzemēm. Es nedomāju, ka viņi maksā maksu. Viņi maksā, vai arī viņiem ir atlaides? Tiešām viņi maksā, jo trešo valstu studentiem ir jāmaksā mācību maksa arī doktorantūrā, ne tikai pat arī maģistratūrā. Un gada maksas ir 10, 12 un vairāk tūkstoši. Mums laikam sanāca, ka manā gadījumā students ir no Vācijas, tāpēc es... Viņam bija budžetvieta viss kārtībā. Viņam bija jāmaksā... Jā, es atvainojos tiešām. Es zinu, ka mums ir studenti no ārzemēm, bet viens konkrētais, bet es tiešām to es nevarēšu atbildēt. Skatībā, paldies. Jā, es arī redzu, ka rokas vairs nav, bet es arī vienu jautājumu gribu izprovocēt vēl. Jautājums tāds, vai jūsu konsorcijā, vai jūs tā esat dzirdējuši, ka ir arī divi partneri no vienas valsts, ka viens ir industriālais, otrs akadēmiskais? Man šķiet, ka jā. Tas ir tā. Tagad man ir jāpaskatās, varbūt man liekas, ka bija, ka tas tiek atļauts, kad projekta ietvaros tiek saprasts tas, ka piesaistīt industriālo partneri ir grūti. Tāpēc tas, ka industriālais partneris ir tajā pašā valstī, tur uzreiz sākas visādas pielaides, man liekas, par to. Tāpēc tas industriālais partneris uzreiz padarīja dzīvi vieglāk. Man liekas, ka Portugālē, vismaz es no galvas atceros, ka, man liekas, Portugālē bija tā situācija, ka kad industriālais un tas akadēmiskais partneris ir abi divi no vienas valsts. Paldies! Jā, es varbūt vēl vienu jautājumu. Labprāt. Vai jūs varētu pateikt, kā jums šķiet, kas bija jūsu pieteikuma stiprās puses, kas viņam atļauj būt veiksmīgam? Es teikšu, tā būs slikta atbilde, bet es teikšu tas, ka man liekas, ka ir tādas nozares, kur ir jau drusku iesista rokas sadarbībā ar industriju. Un vēja enerģētikas industrija, viņi ir ļoti veiksmīgi ar to, ka pirmkārt šie kontakti visi jau ir sen
tā kā tur ir tāds, teiksim, es esmu šajā vēja enerģētikā jau kaut kādus no 2015. gada, un tad tā kā kolēģi no universitātēm kļūst par darbiniekiem lielajās firmās, tur ir tāda plūsma, tas nozīmē to, ka firmās ir cilvēki, kas to saprot, ir speciāla šī te organizācijas, kas jau ir šos uzņēmumus apvienojušas, ir kopīgas konferences, un līdz ar to tas nav tāda gigantiska sprauga starp akadēmiju un uzņēmumiem. Tur jau tas cieši ir kopā, tāpēc es domāju, ka tas ir kaut kas tas, kas jau tā kā jau palīdz, jau ielikt to pamatu, lai tas viss turētos kopā. Man sajūta, ka tas nav visās industrijās tā. Kad dažas, kad ir kaut kādas nozares, kas ir stipri, kurām nav tas uzņēmumu loks, kas tieši var pateikt, ko viņi grib no tās zinātnes. Un es zinu, ka tā ir vēl vismaz dažās industrijās. Man liekas, ka man kolēģi, kas ir saistīti ar kausēšanas krāsnīm, tur metalurģiju, tur arī ir kaut kas līdzīgs, bet jā, es atvainojos, es droši vien nepalīdzēju jums. Ir ar to industriju, un tas ļoti svarīgs aspekts. Un tie jūsu partneri, tie bija tādi, ar ko jūs jau bijāt iepriekš strādājuši, vai tas ir kaut kas pilnīgi jauns? Tā, te atkal tas ir stāsts, kad cilvēks, ar ko es biju strādājusi kopā iepriekšējā projektā, tas bija cilvēks, kas pabeidza DTU, dabūja tur doktora grādu, un tad viņš pārcēlās uz šo firmu EMD, citā pozīcijā, un tad es atcerējos par viņu, es viņam uzrakstīju un teicu, varbūt jūsu firma grib šo te, un tad viņš aizgāja pie sava attiecīgā nodaļas vadītā, un izrādījās, ka nodaļas vadītājs grib, un tad tas ir tas, kā es šo konkrēto sadarbību atradu. Bet var arī cilvēks droši vien no malas piesaistīt. Tas ir, tiešām ir atkarīgs no firmas ļoti. Jā, tā ir arī mūsu pieredze, ka personīgi kontakti ir svarīgākais. Paldies! Es varbūt nedaudz iestiprināšos papildinot uz šo jautājumu. Es sapratu, projektā bijāt jau ne tikai jūs un tas jūsu viens uzņēmums, bet jūs bijāt liels konsorcijs. Un kā tad tika savākt šis lielais konsorcijs, ne tikai jūsu industriālā doktora, tas viens uzņēmums? Tāpēc, ka visi viens otru pazīst pēdējos 10 gadus. Tā kā ir, atkal ir vieglāk, jo tā vēja enerģētikas nozare, ir tie lielie spēlētāji. Piemēram, tur Vestas, kas man liekas pamatā ir turbīnu ražotājs, un tur ir šie lielie uzņēmumi ar spēcīgajiem R&D departamentiem, un tad ir jau kaut kāda tā aprit, ir kopīgas konferences, ir šī te darbinieku plūsma, kad šie te cilvēki no akadēmijas iet strādāt industrijā, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir tāds, tiešām ir tāda sajūta, kad vairāk teiksim, es sauktu viņus par zinātnes spīdekļiem, ka viņi nolēma visu tagad es pastrādāšu lielā uzņēmumā, un tad tur ir tas rada to spēju savākties uz šādiem pasākumiem. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi, vai tas būs arī... Es gribēju pēdējo jautājumu, ja drīkst. Tad es sapratu, ka jūs izvērtējat visādus kandidātus no visām pasaules valstīm, kas jums bija pieteikušas, un tad izvēlējāties to no Vācijas. Jā, bet tas bija pilnīgi viennozīmīgi saistīts ar viņa spēju tehniskajā intervijā. Jā, protams, jā, es sapratu, jā, ka kvalifikācija vienkārši atbilst.
Nē, kvalifikācija. Visiem tur bija cilvēki ar meteoroloģijas maģistra grādiem. Tas nav no tā. Tas ir tas, kad es viņus intervēju, un es viņiem uzdodu pamata jautājumus. Cilvēkiem, kuriem ir tā kā meteoroloģijā, viņiem būtu jāzina, kas nāk ārā no saules, kāds starojums nāk ārā no saules, kā strādā atmosfēra. Un, un es biju tajā brīdī, es biju tik šausmīgi izmisusi, ka tajā brīdī man būtu pilnīgi vienalga, no kurienes tas cilvēks ir, bet lai viņš zina fiziku un matemātiku, tur tas ir pilnīgs tur. Es biju morāli sagrauta tajā nedēļā, kurā mēs tās intervijas taisījām. Man likās, ka es jūku prātā, ka es nesaprotu, kas notiek ar pasauli, bet labi. Viņa ir ļoti dažāda vienkārši. Jā, labi. Ļoti liela. Miļš, paldies. Vai kādam vēl ir kaut kādi jautājumi, komentāri, pirms mēs turpinām? Jo negribētos tiešām tā kā jūs aizkavēt, ja mēs jau teicam, ka... Jā, tad mums pasakums ir līdz 3 līga, ja tu man atļausi, tad es turpināšu, ja? Un es tad diezgan ātrā tempā paskriešu, jā, pāri tulīt padalīšos ar savu prezentāciju. Un jā, par to Euroaccess, par kuru pieminēja vairākas jau manas kolēģes, kas tas tāds ir, es nezinu, vai kāds par to kaut ko zina. Varbūt, ja jums nav grūti paceļat rociņas, kas zina, kas ir Euroaccess vispār. Ka vispār tāds portāls eksistē, piemēram. 4. Nav slikti. Labi, 7 cilvēki no 24. Paldies. Zinu, ka tāds portāls eksistē. Tad Euroaccess ir projekts, kas nodarbojas ar zinātnieku mobilitāti. Bet es tulīt atkārtošu savus kolēģus komentārus par to, ka vispirms arī tiešām Eiropas komisija, kad izveidoja šo projektu, domāja vairāk par geografisko mobilitāti, bet šobrīd mēs vairāk, es teiktu, sliekamies uz to, ka tas būs starp sektoru mobilitāte tomēr. Un sadarbības starp industriju un akadēmiju. Un tas ir tā kā veicināšanas portāls, kur mēs varētu atrast visu informāciju. Bet, protams, neviens neatsakās no tā kā geografiska plašuma, un tāpēc šobrīd Euroaccess arī ir pieejama visa informācija par valstīm. Eiropa, katra valsts ir savs, viņi saucas Bridgehead Organizations, kas es arī esmu. Es esmu tā kā galvenais pārstāvis no valsts, kas informē tos zinātniekus, kas iebrauc, organizācijas, kas viņus pieņem, un arī konsultēja organizācijas ārpus Latvijas, piemēram, ja viņus interesē Latvija, tad ko viņam darīt un kādi dokumenti ir nepieciešami. Man ir izveidojusies sadarbībā ar mūsu migrācijas dienestu. Es nesaku, ka viņi vienmēr var palīdzēt, bet vismaz nokonsultēt un nodot tā kā informāciju, kas ir aktuāla, ka šobrīd viņi to var izdarīt, un es tā kā laik pa laikam ar viņiem konsultējos. Viss tas pats ir ar dokumentiem, jo cilvēkiem nepieciešams apstiprināt EICA savus diplomus, savus grādus, tad es ar viņiem arī komunicēju. Ja jums ir par to jautājumu, tad droši varat sazināties. Mēs arī izveidojam tādu sadarbību ar EURES tīklu, jo, ja jūs zināt, EURES ir zem Nodarbinātības valsts aģentūras, un viņi parasti konsultē par darba iespējām, bet lieta ir tāda, ka tikko, kad cilvēks atnāk uz NVA, un ja nedod Dievs, viņam ir kaut kāds maģistra grāds vai vēl augstāks, tad viņi tiešām nezin, ko darīt.
Un tad, ja tādi cilvēki viņiem paradas, tad viņi nāk pie manis. Un man jau bija vairākas konsultācijas ar tiem iebraukošiem, tiem pētniekiem, kas grib pārvākties vai atgriezties Latvijā. Un es no savas pieredzes varu pateikt, ka mums ir tādas individuālas konsultācijas, kur es tiešām mēģinu atrast kaut kādu iespēju cilvēkam paskatīties uz mūsu darba tirgu, izpētīt visas iespējas un varbūt arī sarunāt savu darba pārunas. Un šeit mūsu portālā ir visa informācija konkrēti par Latviju, jo portāls ir tā kā lapa, kur mēs pozicionējam sevi kā valsts, kas ir pievilcīga zinātniekiem. Par to var diskutēt, bet kā mēs aicinam, un mēs atbalstam. Un tas atbalsts tiešām strādā, jo parasti ir ļoti individuāls, jo, diemžēl, tikko, kad cilvēkam parādās specifisks virziens, viņš nemeklē darbu ļoti plaši, viņam jābūt tā kā sasaistē ar savu jomu, un tā ir tā kā tāds specifisks un individualizēts atbalsts no mūsu puses. Visi tiešām Marija Sklodovska-Curie ERC granti, tad, kad pētnieki jau dabūna to grantu un meklē sev pētnieciskas grupas personālu, doktorantus, postdokus, nav svarīgi. Visiem ir obligāts uzdevums ievietot savu darba sludinājumu Euraccess portālā. Ar to es palīdzu, bet, kā jūs no tijas prezentācijas sapratat, tas nav nekāds rocket science, to diezgan vienkārši var izdarīt. Jārēķinās tikai ar to, ka tad, kad jūs visu aizpildat, ievietojat šo informāciju portālā, tad varētu būt līdz 24 stundām, kamēr to verificēs un atbalsta personāls nospiedīs burtiski vienu podziņu, lai tas tiks nopublicēts. Tāpēc, ka ja jūs tikko nopublicējat, to nevajag gaidīt, ka tas zibenīgi ātri paradīsies. Bet viņi diezgan ātri strādā, un ja jums vajag pātrināt to procesu, jūs varat rakstīt arī man. Es tad ar viņiem sazinos, un parasti, kad es pabakstu viņus, viņi diezgan ātri to visu izdara no savas puses. Ir, protams, arī visas mūsu sadarbības tīkls sastāv arī no visām universitātēm, kas ir Euraccess kontaktcentri saucas. Un katras universitātes ietvaros ir viens cilvēks, kas atbild par Euraccess, un ja gadījumā man ir jautājums kaut kāds, vai viņam tieši otrādi, piemēram, ir kaut kāds konkrēts jautājums par ienākošo pētnieku, tad mēs ļoti ātri varam arī saorganizēt to konsultāciju, un ja vajadzīgi kaut kādas iesaistītas personas no PMLP vai EURES vai nav svarīgi no kuras iestādes, es tad arī sazinos ar viņam un mēs šos jautājumus varam izrunāt. Tāpat tātad katrai universitātei ir sava maza tāda sadaļiņa Euraccess mājaslapā, kur ir nopublicēta visa informācija, un pie darba sludinājumiem var publicēt ne tikai, kā es jau minēju, MSCA un ERC darba sludinājumus, bet arī tenorēto profesoru, piemēram, darba sludinājumus, ka mēs meklējam, vai nezinu, jebkādas citas finansējuma iespējas, kas piedāvā jūsu universitāte, pat postdoc projekta visdrīzāk, kas atversies 1. augustā, arī visa informācija par iespējām saņemt finansējumu savam zinātniskam projektam būs arī publicēta Euraccess mājaslapā. Šeit ir pieejama arī parasti tāda informācija, kas varētu būt interesanta, bet es teiktu, ka tas ir tā kā viņam sākuma informācija vienkārši, lai viņš saprastu, kur viņš brauc, kur mēs atradamies, lai viņam nav jautājumu, kur geografiski Latvija atradas, un kādi mums ir nosacījumi un kādas viņam ir iespējas, kā tiks nodarbināti zinātnieki, visa informācija drīz tiks aktualizēta, tāpēc, ja jums ir kaut kādi arī piedāvājumi, ko mēs varētu ievietot mums mājaslapā, es tiešām ļoti ceru uz mūsu sadarbību, mēs varētu kopīgi to apspriest, satikties un papildināt.
Arī katra organizācija, kas ir reģistrēta Euraxas mājaslapā, kas ir viens no nosacījumiem, jums jābūt savam profilam, var izveidot organizācijas profilu un savu personīgo profilu. Jūs varat reģistrēties arī kā pētnieks vai kā organizācijas darbinieks. Ja jūs reģistrēsieties kā pētnieks, tad jums ir iespēja, jo mums šobrīd ir notika sistēmu apvienošana un mums ir kopīga sistēma ar Europass. Tad savu CV var Europass izveidot arī Euraxas iekšā, un tad tas glabāsies datu bāzē, varētu, piemēram, paskatīties, kādi ir darba piedāvājumi jūsu pētnieciskajā jomā, vai kādi ir piedāvājumi no universitātēm, no finansēšanas organizācijām, piemēram, tāpat kā LZP ir pat gandrīz visas zinātnes finansēšanas organizācijas ir reģistrētas Euraxas mājaslapā. No visas Eiropas, katra Eiropas valstī atsevišķi, un arī visa pasaule īstenībā. Es gribu pateikt, ka mums ir Euraxas Worldwide, un tur ir savi hubi, ir arī Ķīna, Japāna, ASV, protams, un tā tālāk, un Afrika. Ir arī savs hubs, ar kuru tas ir liels tīkls, un pie katra no tā strādājoša cilvēka man ir sava piekļuve, tāpēc, ja jūs meklējat tādus individuālus kontaktus, un kā jau Inta jautāja, un tie atbildēja, ka vispār uz tiem individuāliem kontaktiem parasti viss arī tiek balstīts, jo cilvēki atbalsta cilvēkus, un aiz tās mājaslapas stāv konkrēti cilvēki, ar kuriem pilnīgi mierīgi var runāt, jautāt un sagaidīt tiešām no viņam atbalstu. Un, kā es jau teicu, piemēram, Euraxas mājaslapa, kad jūs ienāksiet, tur ir vienota meklēšana tāda, kur jūs varat ierakstīt jebkādu informāciju. Un, piemēram, es ierakstīju vakardien MSA Doctoral Networks, un jau ir nopublicēts, piemēram, tips and tricks, kā rakstīt savu pieteikumu, piemēram, kā apvienoties konsorcijā, kad tas ir iespējas. Dažādas universitātes, piemēram, arī sagatavo tāda veida informāciju, uztaisa tādu infodienu, kas varbūt ir tā kā vairāk uz āru, ka viņi prezentē sevi kā pieņemošo organizāciju un nopublicē to Euraxas mājaslapā. Es gribu pateikt, ka es šobrīd nestāstīšu, neiešu baigi detaļas, bet tur ir dažāda veida informācija. Ir Euraxas library, kas ir iekšēji pieejama informācija, un ir arī tāds, kas ir publicētas un publiski pieejama informācija. Kā jūs to nopublicēsiet, ir tikai jautājums jūsu prioritātēm. Ja jūs gribat, varat to publiski visu izplatīt, ja negribat vai gribat, lai tas būtu priekš iekšējais Euraxas tīkla, tad varat arī nopublicēt tajā library un izsūtīt visiem kā event kalendar, kas arī ļoti labi nostrādā īstenībā. Un cilvēki tad pieslēdzas un jums ir veidojas tāda veidā savs tīkls. Jā. Ko es vēl gribēju pastāstīt nedaudz, to, ko jūs redzat, to kopīgo informāciju, kad jūs skatāties darba sludinājumus, tad tur parasti jūs ienakat, visi ir par to universitāti, piemēram, vai arī uzņēmumu, kas grib atlasīt sev zinātnieku kādu, tad šeit dažiem parādās arī tas HR Excellence Award, kas saucas, uz ko, protams, paši pētnieki droši vien kā neīpaši rēģē vai zina, kas tas tāds ir, bet Eiropas komisija, piemēram, ja jūs pieteicaties apvāršņa projektiem vai kādiem citiem projektiem, viņi skatās uz šo gan, un tas ir ļoti līdzīgs kā dzimumu līdztiesības plāns, par kuru arī Euraxas darbinieki konsultē parasti. Bet
tā kā tas ir obligāts nosacījums saprast Eiropa projektiem, tad visiem visdrīzāk, visam universitātēm jau ir izstrādāts tas plāns, bet Human Resources Strategy for Researchers šobrīd man ir zināms, ka ir 3 organizācijas, kas atradas ieviešanas stadijā, un es tiešām arī pārējām universitātēm ļoti silti iesaku izpētīt šo iespēju. Mums plānojas, ka varbūt atbrauks arī eksperts no Eiropas komisijas, kurš varētu nokonsultēt, kas tas tāds ir. Tas ir tā kā jūs pārādat, ka jūs esat caurspīdīga, atvērta, iekļaujoša organizācija, ka jūs rūpējaties par saviem pētniekiem, ka viņi zina par saviem karjeras iespējām, ka jūs informējat par tādām finansējuma iespējām, ka jūs esat atvērti, iekļaujoši un ka jums ir sakārtots pats process, ka tikko, kad pētnieks raksta jums par savu interesi, tad jūs zinat, ko darīt tālāk, kā viņu vērst līdz tam brīdim, kad viņš jau nevis iestājās jūsu universitāte, bet jau ir tā kā jūsu universitātes darbinieks. Jā, ja gadījumā jums par to ir interese, tad droši varat man rakstīt. Tātad, kāda ir tā ekosistēma? Euraxas ir diezgan plašs tīkls, un viņš ietver gan zinātniekus, gan industrijas pārstāvjus, valsts aģentūras un sadarbības partneri varētu būt visādas iestādes, kas arī ir visa šī informācija parasti atradas zem katras valsts noteiktas lapas. Tātad mums ir lapa euraxas.lv, pārējiem, attiecīgi, katra valsts sava lapa. Un kā atbalsts lielajam Euraxas projektam ir arī vēl viens projekts, kurš saucas Era Talent, tāpēc, ka šobrīd mēs skatāmies uz zinātniekiem nevis kā uz personālu, bet kā uz talantiem, kurus mēs arī ar savu palīdzību attīstam. Un mums ir dažādas aktivitātes, kas domātas arī nevis pašiem pētniekiem, varbūt, bet drīzāk universitātēm, kas nodarbojas ar to zinātnieku iebraukošu zinātnieku atbalstu. Un tas projekts, es pat teiktu, ka viņš bija izveidots, lai veicinātu nevis to brain drain, kā visas smadzenes aizplūst uz ASV no Eiropas, bet to smadzeņu cirkulāciju, tā teikt. Un visādi atbalsta mehānismi, kaut kādi papildus finansējumi, par to ir atsevišķi semināri, kurus var apskatīties un atrast Euraxas mājaslapā. Šeit es norādīju dažas interesantas saites, kuras jūs varat paskatīties, papētīt, jo, piemēram, zem katras valsts ir vairākas aktivitātes, zem katras valsts Euraxas mājaslapas. Ir dažādas aktivitātes, piemēram, tur Spānija, viņi ļoti fokusējas uz to, lai pētnieki no universitātes nonāk uz industriju, veicina tāda veida sadarbību, viņam ir tur tīklošanas pasākumi, biržas un viskaut kas, arī semināri, webināri, kā attīstīt savu karjeru industrijā un tā tālāk. Mums tas varbūt mazāk aktuāli, bet ne visas zinātniskas jomas, protams, uzreiz ar tādu atrunu pateikšu. Tātad zem Era Talent projekta ir arī izveidoti 5 centri, un katrs no tiem centriem, hubiem, nodarbojas ar kaut ko savu. Ir hub, kas nodarbojas uz zinātnieku karjeras attīstību valsts pārvaldē, ir kas attiecīgi industrija, ir kas veicina tomēr darbu universitāte, akademiskajā vidē, kā attīstīt savu karjeru. Ar tiem pašiem rīkiem Marija Sklodowska-Curie, ERC, ir visādi atbalsta semināri,
semināri un mentoringa programmas un individuālas konsultācijas arī ir pieejamas, un viss tas ir caur Euraksas. Jā, paldies, Līga. Es zinu, ka ir nevis 5, bet 7 minūtes. Bet labi, es tad ilgi par to nestāstīšu. Man ir visi linki salikti. Ja jums ir interese, tad noteikti jūs varat palasīt. Un mums tad ir atsevišķs hubs, kas nodarbojas ar Science for Refugees, kur arī ir savas pat finansēšanas iespējas universitātēm, kas pieņem darbā pētniekus piemēram, no Ukrainas. Jā, tad šeit būs noradīta visa informācija, ar ko mēs nodarbojamies un kāda veida Euraksas jums var palīdzēt, bet ko es vēl gribēju piebilst, ka piemēram, tas mājaslapas, kas fokusējas uz zinātnieku karjeru attīstību uzņēmējdarbībā vai startupos un tā tālāk, tur ir visa detalizēti aprakstītas vadlīnijas, kā to procesu parasti rīko, un Eiropas komisija apstiprināja tos dokumentus, un par ko arī Inga ieminējas, ka tad, kad jūs rakstīsiet savu pieteikumu, piemēram, ļoti svarīgi izvēlēties tos atslēgas vārdus, uz kuriem rēģēs tad vērtētāji vai nereēģēs. Un es tiešām silti jums iesaku papētīt tos dokumentus, jo tur ir viss ļoti smuki aprakstīts un apkopots tā informācija, kādas ir tad Eiropas komisijas prioritātes, uz ko viņi skatīsies un varbūt labāk izvērtēs jūsu projekta pieteikumu. Par to es jums jau pastāstīju. Šeit būs tā galvenā mājaslapa, kuru pavisam nesen tikai palaida. Tas ir Era Talent Platform, kur visa informācija apkopota gan par pētnieku galvenam iemaņām, zinātniskiem virzieniem un kompetencēm, un gan par pensijas fondiem, par Euraksas atsevišķi, kas ir karjeras attīstības rīki, kur ir pieejami arī. Un, ja jums par šo platformu būs kaut kādi atsevišķi jautājumi, noteikti aicinu pie manis uz individuālo konsultāciju. Un to, ko mēs vēl darām šajā projekta, Era Talent projekta ietvaros, ir tas podcasts, kuru es vadu, un man pateicoties šim podkastam, man tiešām ir ļoti daudz informācijas par to, kas notiek dažādās valstīs, kādas ir programmas, un to, ko Tīja teica par doktorantūras tīkliem un dubulto doktorantūras diplomu. Mums bija viena, es tūlīt ļoti ātri jums izstāstīšu un tad pabeigšu. Mums bija viena intervija ar cilvēku, kas tiešām izgāja šo programmu, un tā bija sieviete juridiskos jautājumus. Viņa tiešām konkrēti viņa mācījās es neatceros, ka juridiskā fakultāte jurists viņa bija un advokāts. Un viņa izgāja šo programmu ar dubulto doktora grādu, bet parasti tas notiek tā kā tur, kur ir tuvas robežas. Viņa bija mācījās Itālijā un Francijā. Tur, kur Itālija atradas ļoti tuvu Francijai, viņa nebija tālu jābrauc, bet lieta tāda, ka bija diezgan sarežģīti to iegūt grādu, tāpēc, ka Francijā tiek uzskatīts, ka, ja tu mācies doktorantūrā 4 gadus un vairāk, tad tu esi labs doktorants un pētnieks un sagatavots zinātnieks, un Itālija ir apmēram 3 gadi, un viņi bija 2 darba vadītāji, un tas bija tiešām liels izaicinājums. Tas ir to, ko es varu secināt. Un vēl viena lieta, ko gribēju piebilst, pēdējais mūsu podkasta epizode bija par Euraksas China, kur ir arī cilvēki, kas atbild par konsultācijām un visādam individuālam mentoringa schēmām, un es gribēju teikt, ka tiešām ir svarīgi pievērst uzmanību, no kuras valsts pie jums atbrauks doktorants vai zinātnieks strādāt.
un Eiropas komisija, un šobrīd mēs neskatāmies tā kā uz Amerikas vadlīnijām, bet tiešām Eiropas komisija pavisam nesen, mēnesi atpakaļ, ja jums ir interese, es varu izsūtīt šo informāciju, izstrādāja vadlīnijas, kāda veida mēs skatāmies uz zinātnieku no trešajām valstīm un kāda informācija ir jāņem vērā, pirms mēs uzsakam kaut kādu sadarbību ar viņu. Jā, labi, mīļš, paldies. Tas ir viss. Es pabeidzu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad droši varat man uzdot. Labi. Vai mums parādās mans ekrāns uz... Jā, labi. Tātad es ātri arī, mums ir palikusi, vai pat nav palikusi 1 minūte, tik ātri es varbūt nevarēšu iziet cauri, tā kā, ja kādam ir jāiet, droši varat atslēgties un būs ieraksts pieejams, ko mēs arī izliksim Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā. Bet es tomēr gribēju, tie, kuri var palikt, es parādīšu, kur ir noderīga informācija un resursi, un kur var meklēt informāciju saistībā ar šo ar Marijas Sklodowska-Curie aktivitātēm un arī tieši ar Doctoral Networks. Pats svarīgākais dokuments noteikti ir darba programma. Tur ir atrodams ļoti daudz, kas tur ir jāizlasa, jāskatās, jāatrod tas savs uzsaukums. Šis te attiecīgais 2024. gada Doctoral Networks, un par to ir jāizlasa. Tur ļoti bieži jautājums, ko es saņemu, atbildes tur tiešām var atrast šajā darba programmā. Tad katram uzsaukumam arī ir tāds Guide for Applicants, kas tieši arī katru gadu kopā ar uzsaukumu tad arī tiek publicētie Funding and Tenders portālā, kur jau Inga parādīja, kur tad šie tie dokumenti atrodas. Tad ir visādi citādi interesanti avoti un materiāli, ko vajadzētu izskatīt. Šeit es esmu uzlikusi tos, ko vajadzētu, varbūt tā pašas galvenos, bet pašas galvenie sākumā tur varētu būt tie augstāk. Bet, ja ir laiks tiešām iziet un skatīties un savādāk īstenībā nevarēs to pieteikumu uzrakstīt, tiešām ir pašam jāskatās un jāiet cauri. Es zinu, ka dažreiz ir tā ļoti liels informācijas apjoms, bet tikai tā to var arī apgūt un iemācīties. Protams, tāda veiksmes stāsta, kā šodien mums bija, tas arī ļoti palīdz. Mums ir iepriekš bijuši arī pasākumi saistībā ar šo uzsākumu un ir saistībā ar šo konkursu un arī ar citām Marijas Sklodowska-Curie aktivitātēm. Tātad mēs vienmēr pēc katra pasākuma informatīvās materiālus arī publicējam mūsu Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā. Tā. Es gribēju īpaši izcelt Nacionālo kontaktpunktu tīkla projektu MSCA.net materiālus, kas arī viņiem ir savu mājaslapu, tad šādi ir pieejama tāda rokas grāmata. Un rokas grāmatā ir ļoti, ļoti tiešām noderīgs materiāls, jo šeit tiek iziets cauri tādam visam šim te pieteikumam un ir sniegti padomi un rekomendācijas, ko tad likt katrā sadaļā, katrā pieteikuma daļā A un B. Tātad tas ir ļoti noderīgi, kad tiešām jau notiek šī te pieteikuma rakstīšana. MSCA.net ir arī citi rīki, tādi kā, piemēram, Policy Briefs, kur var izlasīt gan par dzimumu līdztiesību politiku Eiropas Savienībā, gan arī par zaļo kursu, kas tad arī ir jāņem vērā rakstot šo pieteikumu. Un viņiem ir arī jautājumu un atbilžu bloks, kur tiešām ir noderīgi izlasīt un paskatīties šos jautājumus un atbildes, pēc ka ļoti daudziem arī tiem, kas raksta projekts, droši vien ir tādi, vai jums ir tādi, varētu būt tādi paši vai līdzīgi jautājumi jau tiem, kas ir publicēti šajā sadaļā. Un arī Eiropas komisija rīko šīs informācijas dienas, par ko mēs arī parasti informējam savā Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā. Tāda bija arī tieši par šo uzsākumu, tāda bija 7. jūnijā, un īsi pēc šīs informācijas dienas parasti tiek arī sniegta pieeja, publicēts šīs informācijas dienas ieraksts, kas arī norāda, ka to var noskatīties, un arī ir šīs informācijas dienas
informatīvie materiāli, prezentācijas, un arī ir jautājumu un atbilžu tātad dokuments, kuri visi jautājumi, kas tika uzdoti informācijas sesijas, tātad informācijas dienas laikā, tie tad arī tiek visi savākti vienā dokumentā un tad atbildēt, un tad šis arī dokuments tiek publicēts. Arī ļoti noderīgs dokuments un sniedz atbildes uz tādiem interesantiem jautājumiem. Piemēram, šis ir arī ņemts no šīs te jautājumu atbilžu dokumentu tieši, kas ir no Eiropas komisijas informācijas dienas. Varbūt kādas no šiem atbild arī uz jautājumiem, kas varbūt jums radās. Tā kā ļoti ieteiktu tiešām paskatīties un pārskatīt un varbūt jūs tiešām atradīsiet atbildi uz sevi interesējušiem jautājumiem. Un mēs esam nedaudz 4 minūtes pāri laikam, bet, ja gadījumā ir kādam kāds tiešām degošs jautājums, lūdzu. Ja nē, tad droši jūs varat pie mums, ja jūs varbūt nezināt uz sitienu, droši varat pie mums, katrs no mums griezties un ar sevi interesējušo jautājumu mēs jums palīdzēsim.